Sveiciens podkāstā Ultraspēks. Nemanot ir pienākusi vasara, bet nu pat vēl pavasara nogalē aizvadīti krāšņi skriešanas pasākumi. Paldies tev, klausītāji, par pacietību gaidot jaunu Ultraspēka epizodi, jo tā nu tas ir. Rīkojot skriešanas svētkus jums, palīdzot ultraskriet citiem un arī pašai piedaloties sacensībās, pēdējos mēnešos ir sanācis podkāsta diktafonu iemainīt pret skriešanas kedām. Novērtēju ikvienu, kas Rīga Valmiera un Rīgas maratona laikā pienāca man klāt un pastāstīja, ka klausās podkāstu Ultraspēks. Tas man nozīmē ļoti daudz. Kā arī man liels prieks saņemt ziņas, ka tieši šis podkāsts ir iedvesmojis jūs noticēt savam ultraspēkam, lai aizskrietu no Mildas līdz Sīmanim. Apskāvieni arī tiem, kam šogad neizdevās tikt līdz kliņķim, bet gribu vērst uzmanību, ka jau lēmums startēt šajās sacensībās ir pierādījums jūsu spēkam. Vienmēr ir nākamā reize. Jo spēks pateikt nē īstajā brīdī arī ir ultraspēks. Paldies ikvienam, kas bija daļa, lai taptu šī gada Rīga Valmiera ultraballīte. Man bija tas prieks un gods jūs uzmundrināt pirms starta un sveikt finišā. Novēlu arī ultraspēku tiem, kuriem atlicis vien noskriet Vilkaču maratonu, lai tiktu pie Dieva suns titula. Kā teicienā labs nāk ar gaidīšanu, tad arī šajā gadījumā jūnijā es jūs priecēšu ar veselām 2 ultraspēka epizodēm. Pirmā tagad, otro saņemsiet jau nākamnedēļ. Abas epizodes ir saistītas, jo vēsta par pieredzi 24 stundu skriešanā un ultramaratonā Rīga Valmiera. Šajā epizodē tiekos ar Elviju Menniku. Elvijs 107 km no Rīgas uz Valmieru ir skrējis 4 reizes. 3 no 4 reizēm viņu no piedestāla ir šķīris pavisam maz, paliekot godpilnajā 4. vietā. Sarunas laikā atklājas, ka 4. vietas tituls viņu pavada vairākās sacensībās. Kā viņš par to jūtas, kāpēc neizdodas ieskriet pirmajā trīniekā un kāpēc Rīga Valmiera viņa prāt ir sprints, dzirdēs sarunā. Elvijs pievēršoties skriešanas hobijam nedomāja, ka kādreiz skries garās distances. Taču tagad viņš visbiežāk redzams tieši 12 un 24 stundu formāta sacensībās. Vairākās šādu formāta sacensībās Elvijs arī uzvar. Šogad tas notika 24 stundu skrējienā Somijā un 12 stundu skrējienā ap Māras dīķi. Mēs pārunājām arī 24 stundu skrējienu Rojā, kur neskatoties uz to, ka Elvijs kāp uz piedestāla par izcīnīto sudraba medaļu Latvijas čempionātā, viņam ir palikusi rūgtuma sajūta. Tev ir jāmīl sāpes, lai tu mīlētu ultramaratonus, saka Elvijs. Bet kā šīs sāpes izmantot savā labā? Klausies Elvija ultraspēka stāstā. Klāt ir vasara ar karstu laiku un karstiem notikumiem skriešanā, tāpēc laiks par tiem arī parunāt, un man ir liels prieks šodien ultraspēkā tikties ar Elviju. Čau! Čau! Kā jau ikvienam, kas ir pirmais viesis karstajā sezonā, man ir jautājums, vai tu esi karstuma mīlis, vai tev labāk augstumā patīk skriet? Pilnīgi pretēji karstumā, pilnīgi. Tā kā es esmu pilnīgi ziemas cilvēks, es labāk saģērbjos biezāk, labāk, lai ir lieli mīnusi, bet karstums ļoti nepatīk, jā. Nu, es varu piekristies arī tajā pašā pulciņā. Maijs bija ražens ar dažādiem skriešanas notikumiem, un mēs noteikti par tiem parunāsim, bet vispirms es gribu zināt, kas bija tas brīdis un kad bija tas brīdis, kad tu uzvilki skriešanas kedas un nolēmi jādodas skrējienā. Ļoti garš stāsts, bet laiks laikam mums ir, to var stāstīt. Droši. Jo viss sākās ar to, ka man nepatika skriet. Skolas laikā es biju noskrējis, ja nemaldos, maksimums garākai, kas bija 6 km. Tas bija varētu būt kaut kad ap 90. gadu sākumu. Tā kā neko vairāk nebija noskrējis, nepatika garies gabali, biju skolā, biju sprinteris, basketbolu spēlēju, tas viss man sanāca. Bet tas bija kaut kā tas viens brīdis, kad tojās 30 gadi, ap 30 gadiem, kad sāk jau domāt, reizi mūžā, tā kā, ir tās lietas, kas ir jāizdara kaut kādas. Un viena no tām lietām domāju, ka vajadzētu reizi mūžā mēģināt noskriet, pieņemēram, maratonu. Ka tas ir tā kā tāds, kā ķeksīts, tad tu esi īsts vīrietis, tu esi kaut ko dzīvē izdarījis. Un vairākas reizes mēģināju tā kā iesākt tur kaut kāds 3-5 km paskriet.
Bet, nu kā jau tas ar visādām iesācēju kļūdām, viss pilnīgi nepareizi. Protams, ka pāris reizes noskrienot, tev viss sāp, viss ir slikti, un tu vienkārši atkal tās ķēdes aizmirst par viņām. Un ik pa brītiņam tā kaut kā pāris reizes mēģināja kaut ko tā darīt. Un tad es sapratu, bet iet man patīk. Tad es gāju tādos parastos pārgājienos un dabīju tas kolka dubulti, kur vienreiz ar nolēmu aiziet, ļoti patika un viss un tā. Un tad bija, tas ir 2020. gads, Covid laiks, man ir dzimšanas diena, 40 gadi, nedrīkst neko svinēt, tur bija pat tā, ka bija 2 metri jāiet, pat pa ielu nevarēja kopā iet. Un vienīgais, ko izdarījām ar brāli, gājām gar jūru, runājoties, vienkārši dzimšanas diena tā kā pārgājiens, kaut kā 30 km, pļāpājām tur par kodiem pārgājienu maršrutiem, ko dzīvē darīt. Un tur bija man tā slavenā frāze, kas viņam teica, iet ir forši, bet, laikam, jā, to maratonu es tā arī dzīvē nekad nenoskriešu, ar to arī tad, tā kā tas sapnīts ir jāizmirst, tā kā, skrējējis es nebūšu. Tas bija pirms 4 gadiem. Un 1 mēneši. Jā. Tā kā... Un tad bija tieši tas Covid laiks, jā, kad viss arī, tā kā viss ir ciet, nekas nenotiek, neko darīt nevar. Un tad es saku, jāpamēģina, tas bija tas aprīlis, tā kā, labi, pamēģināšu vēlreiz. Un tad es noskrēju maijā, tajā paša gada maijā, noskrēju savus pirmos 10 kilometrus, gandrīz nomiru, protams, pēc tam bija ļoti grūti. Bet tad es sapratu, bet es izdzīvoju pēc 10 kilometriem. Sāku, protams, tad meklēt kaut kādus internetā tur treniņu plānus, kaut ko, kā vispār to lietu iesākt, un ko tur nostiprināt, kādu muskulatūru, locītavus, mēģināju it kā darīt pareizi to visu. Un, protams, ka es to izdarīju ar visām iesācēju atkal kļūdām, visām, ko var izdarīt, protams. Bet es to darīju, jā, un šoreiz bija tas brīdis, ka es to nepametu. Ka es tiešām ar visu to, ka sāpēja, protams, visas locītavas, sāpēja visas traumas, bija visas iespējamās, kādas varēja būt. Bet es nepametu. Tas bija tas brīdis, jā. Bet tās tavas kļūdas bija kādas? Tās bija pārslodze, pa daudz, nepareizs apģērbs, kas tur bija? Pirmais ir tas, ka treniņus uzskatīt kā sacensības, jau ka treniņā ir tagad katrs treniņš jāskrien ātrāk vai garāk, vai tās visas parastās kļūdas, kas... Tagad no malas skaties, protams, ka ir smieklīgi, un, protams, es to visu biju izlasījis jau iepriekš internetā, ka tā nedrīkst darīt. Bet tas jau pašam tas savs grābeklis ir tāpat tuvāks, un tur neko nevar izdarīt. Jā, atgriežoties par to, es paskatījos tavu Facebook un tieši par to tavu pieminēto kolka dubulti, kas bija pirms 5 gadiem, un tev bija tādi, manuprāt, ļoti asprātīgi ieraksti 3 par pusmūža krīzi, 3 daļās, un tad tā pirmā daļa bija kolka dubulti 2019. gadā. Tu atceries, cik stundās jūs nogājāt tur? Neatceros, jo tas pat tur nebija svarīgi, jo tur es satiku vienu savu arī kolēģi, tas bija vienkārši tā kā ballīti staigāt kopā, tur pat nebija svarīgi nekāds ātrums, tur tiešām bija tīri pasēdēt, uzvārīt kafiju un papļāpāt pa dzīvi, jā. Tur tu teici, ka tu garos gabalus nekad neskriesi. Jā. Tad bija otrā daļa ar nākamajā gadā, kas bija pirmais pusmaratons, un tur bija arī ieraksts, man ir bail, kas būs nākamajā gadā. Bet, jā, atgriežoties pie tavu pirmā pusmaratonu, kā tu atceries to? Tas tā arī bija, kad es ļoti labi atceros, jo es mājā sāku skriet ar tādu domu, ka kaut kad vajadzētu, tu jau esi ietrenējis, tāpat tev kaut kas tur sāp, bet tu jau vajadzīgs kaut kāds mērķis, vienkārši tāpat kaut ko darīt dzīvē, man liekas, ir ļoti garlaicīgi. Neinteresanti. Jo tagad arī tieši pašlaik, es vēl pat varu arī teikt, man ir mēģis droši vien nākamais būtu noskriet kādu pusmaratonu šovasar. Jo ja vienkārši tāpatās trenēties, ka es nezinu, kas man būs nākamās sacensības, būtu tā kā, es nezinu, neinteresanti. Un tad tā lieta bija tāda, ka es domāju, kaut kā sevi ir jāpārbauda, kaut kam sevi ir jāsagatavo. Tad es, protams, atrados pusmaratonu plānus, tajā laikā man bija Apple Watch, kur arī bija jau tas Nike, bija kaut kā tās programmas iekšā, kur jau tu varēji kaut kam trenēties, kur bija viss tur intervāli, viss garākie gabali, viss jau tur bija salikt. Un daudz maz pieturoties pie visa tā, tad es arī uz to gāju. Un tas mērķis man bija vienkārši noskriet 2 stundās, ņemot vērā, ka, kad es sāku skriet, man bija pa 20 kg vairāk nekā tagad. Tā kā, man nebija, līdz ar to man tās ilūzijas nebija, ka es tagad 3, jo tas bija, cik bija pagājuši, tas bija tajā pašā vasarā, man liekas, bija pēc kādiem 3-4 mēnešiem.
ka nebija tas laiks ļoti liels, ka līdz ar to tās 2 stundas jau arī nesagatavotam cilvēkam ir ļoti, ļoti normāls rezultāts. Jā, un tad tu noskrēji savu pirmo pusmaratonu, un tev šī pieredze tā kā motivēja tālāk trenēties maratonam? Jā, jo tur bija tā, ka tās bija sacensības tāds diezgan maza mēroga, kur arī tas bija tā kā tas Covid, pēc Covid laiks nevarēja saprast, līdz ar to nebija ļoti daudz tādu tautas skrējēju. Līdz ar to man tas lielākais sasniegums bija būt 3. no beigās, nevis pēdējiem. Ar to tas rezultāts tā kā bija tādā Rīgas maratona, pusmaratona skriešanā, tas 2 stundas tu būtu diezgan normāli tajā masā visur pa vidu, tas būtu ļoti labs rezultāts. Bet tur bija laikam atbraukuši skriet tikai tie, kas pa tēmu atbraukuši skriet. Un tur bija, tur man tas mērķis tiešām pie sāk skriet, vienkārši visi aizskrien priekšā, es palieku pēdējais. Tā kā tā sajūta startā bija vienkārši nožēlojama, protams. Bet jā, kaut kāds 2-3 laikam es tur apdzīnu, jā. Un tad tālāk, pirmais maratons. Pirmais maratons nebija pēc tam. Tur jau ir tā lieta, tas bija tas joks, ka nākamajā gadā bija Rīga Valmiera, nevis pirmais maratons. Un tur ir tā pusmoča krīzes 3. daļa. Jā. Ar Rīga Valmieru startu 2021. gadā. Un kāpēc Rīga Valmiera jautājums? Tieši tāpēc, laikam, tas arī tā bija, ka Rīga Valmiera vispār ir tā, ka es atceros, pat tas nebija bērnīgi, tā bija laikam kāds skolas laiks. Skolas laikā bija kaut kā sižets panorāmā, vai kaut kādā ziņa izlaidumā bija sižets, ka ir nakts, līst lietus un kaut kādi trakie skrien pa šosei. Tur brauc mašīnas, tur vienkārši visi neko redzēt nevar un cilvēki skrien. Un es tur ar tā laikām sajūtām tās atmiņas, es atceros ļoti labi, tiešām ir kaut kādi trakie, cilvēkiem nav ko darīt, vienkārši kaut kur pa šosei naktī lietu skrien. Nu, es jau nekad mūžā to nedarīšu. Nu, tieši tās bija mans izjūtas un tieši tāpēc jau ir tas, ka gribās to izaicinājumu. Gribās tieši tā, ka, ja ir iespēja, tad vienkārši to nevis samazināt savus tos mērķus, varbūt kaut kāds, bet tieši palielināt. Un, protams, ka tā pirmā reize bija diezgan traka pieredze, diezgan sāpīga pieredze, jo, protams, ka es nebiju tam 100% gatavs. Bet laikam to vajadzēja, lai apdedzinātos un vienkārši trenētos tam saprastu savas vājās vietas. Un kā tu gatavojies toreiz Rīga Valmiera, nezinot, kas vēl ir īsti ultramaratons? Nu, ņemot vērā, ja es nebiju pat noskrējis maratonu, tas tā arī tas bija, ka laikam kaut ko garāk par 30 km neko neskrēju. Bet tā jau es gatavojos, protams, ka es gatavojos, bet tad man bija tas, ka vēl, jā, tajā laikā vēl bija problēma, ka tik gariem gabaliem arī nebija saprotams, ko ar uzturu darīt un tādām lietām. Tad, protams, man tas liekas, Rīga Valmiera liekas ļoti īsa distance un tur vispār neko nevajag. Bet tajā laikā tas bija tā, ka tu nezini vispār, kam gatavoties. Jo tas viss ir. Un es atceros arī to brīdi, kad es skrēju, un es paskatos pulkstenī, es esmu noskrējis savu pirmo maratonu. To brīdi es atceros. Cik jauki, un nemaz nebija, un tajā brīdī es jutos vēl ļoti labi. Slikti bija pēc tam, jā. Uzreiz pēc maratona atzīmes vai vēl vēlāk? Es neatceros to atzīmi, bet bija kaut kāda starp to 50 un 70 km tajā brīdī bija ļoti, ar vēdru bija ļoti liels problēmas. Tur tā dūra vēderā, viss vēdra graiz bija tādas, ka likās, ka vispār, ka nevar ne paiet, ne paskriet. Bet protams, tik līdz galam, tā kā viss jau sanāca. Un priekš pirmās reizes, labi tās stundas, tur es neatceros to laiku stundās, bet 20-niekā es biju, tā kā nebija jau tā, ka es biju pēdējais. Es domāju, ka priekš pirmās reizes vispār izcili, tev bija 11 stundas, 12 minūtes. Bet arī es atceros 21. gada Rīga Valmiera, vismaz manās atmiņās ir viskarstākā Rīga Valmiera, vai arī tas ietekmēja toreiz? Toreiz pat tas es atceros, ka neietekmēja. Man vairāk pat nepatika tas, ka tur bija, kur tas ceļa remonts bija tas karstums, bet tur bija tas, ka tur nevarēja īsti skriet pa asfaltu un bija jāskrien gar malu, kur bija šausmīgi tāda liela tā kā tās šķembas. Un tās kājas jau bija nogurušas, un es atceros, ka vienkārši es nevarēju, man ļodzījās kājas par tām šķembām, un es domāju, kad ātrāk beigsies tā vieta, kad karstums pat tajā brīdī neinteresē. Protams, ka bija karsti, es atceros, jā, bet tas nebija tik traki vēl, jā. Tev noteikti nebija sajūta, ka Rīga Valmiera vairs nekad, jo mēs sēžam šeit un tagad, un tev vēl 3 starti bijuši šajās sacensībās, un nākamajā gadā tu atgriezies un uzlaboji savu rezultātu gandrīz par 2,5 stundām. Ko tu darīji savādāk? Kāda tagad bija tavi treniņi, lai panāktu šādu progresu? Tas arī bija. Tas vienkārši trenēju. Jā, es zināju, kam es gatavojos. Un, protams, ka tie treniņi ir pilnīgi citi, un viss bija pilnīgi
pat ne savādāk, bet vienkārši pareizāk. Un ka vienkārši treniņi vairs nebija sacensības, ka kaut kas ir jāpierāda treniņos, ka viss bija daudz savādāk, nopietnāk. Nu, cik, protams, atbilstoši, cik tas laiks atļauj to darīt, jā. Jā, pastāsti varbūt, kādas bija tie tavi treniņi? Vai tur bija tikai skriešana, vai tur bija vingrošana? Tajā laikā vēl tomēr es vairāk vai mazāk, jo ko es vispār, kā es sāku, pirms es sāku skriet. Es tiešām brutāli atradu YouTube'ā kaut kādus muskuļu nostiprinošos video un pa vakariem vienkārši vingroju pie televizora, lai nostiprinātu vispār, jo ja es nebiju neko darījis, lai tas viss būtu. Un to es arī darīju, ka principā, ka es varbūt negāju sporta zāli tajā laikā, man bija tā kā bija bail no tām sporta zālēm, kas grūti pateikt. Ka es vairāk to darīju mājās, tā kā bez kādiem svariem, bet tīri, kas ir nostiprinošie visādi vingrojumi, tur visādas tur aktīvāki, pasīvāki, staipīšanās, visu kaut ko. Kā paralēli skriešanai to visu darīju, bet tajā pašā brīdī, protams, visādi intervāli, garāki, īsāki, tur lēnāki, ātrāki, viss. Tas viss bija, jo tur es tāpatās skatījos kaut kādas tos plānus jau, kas arī bija kaut kādiem maratoniem, kam jau, protams, nekam garākam par maratonu jau īsti plānu nav. Vai vajadzētu, vai vispār, kā pēc tavām domām, vai vispār to ir iespējams izveidot, kas ir tāds, kā mēs zinām, pusmaratonu, maratonu, tādi vispārīgie plāni. Es domāju, ka īsti nē, ka tas reāli nav iespējams, jo tad jau sākās ļoti individuāli katram savs. Jo, ja mēs paskatāmies arī, ir tādi, tad tie paši Rīga Valmiera dalībnieki. Tā kilometrāža, ko katrs skrien, piemēram, nedēļā, ļoti atšķirās. Ļoti atšķirās, pa kurieni skrien, kā skrien. Un tie rezultāti beigās ir diezgan līdzīgi. Un līdz ar to es domāju, ka tur nevar būt vienāda recepta vairs, jo ļoti liela nozīme ir vairs ne tikai treniņiem, bet uzturam un visam pārējiem, bet tur būtu jābūt. Un es domāju, arī pat neviens treneris neuzņemtos tā ar roku sirdi tādiem ultramaratoniem izveidot individuālu programmu, kas 100% strādā, ka tas būtu ar katrām sacensībām kaut kas jākoriģē, un tāpat tās būtu kļūdas, un tāpat tās būtu kaut kas vēl jāliek klāt. Jā, pieminēja uzturu, kad pirmajā Rīga Valmierā īsti nezināja, ko izmantot, ko lietot. Kā ir tagad? Ko tu ēd Rīga Valmiera pašās sacensībās? Rīga Valmiera ir ļoti vienkārši. Rīga Valmiera pašās sacensībās principā ir tikai žēlējas un tikai kāds atkarībā, ja tagad bija pagājušais gads bija ļoti augsts, tad bija, man liekas, tikai ūdens. Tad bija tikai ūdens un žēlējas. Šogad bija siltāks, tad bija ūdens plus izotoniskais kāds dzēriens. Principā viss, jo tas laiks jau uzlabojās, tās stundas paliek mazāk, un tad īsti vairs to nevajag. Tad jau tīri, jo šogad bija tā, ka es nevienu brīdi pat neapstājos un pat tā kā nepiebremzēju. Vienkārši tajos pitstopos apmainīju pudeles, paķēru kādu želē vēl un viss, ka principā tas viss bija viens garš skrējiens bez pauzītēm. Vai tu pievērs ikdienā uzmanību uzturam, jo pieminēji, kad sākot skriet un tagad tu esi zaudējis 20 kg, es pieļauju, ka tikai ar skriešanu to droši vien nevar panākt. Pastāst par uzturu ikdienā. Uzturs ikdienā vienmēr gribētos labāk. Bet tā kā dzīvojot ģimenē ar apkārt cilvēkiem, kur it kā mājās taisa eseist, ja tā mēs ņemam. Tā kā tā pamatas uztur tā piramīda, viss ir kārtībā. Tā kā ko es gatavoju, jā, ir makaroni ar vistu, piemēram, dažādās variācijās, viss ir daudz maz veselīgi un kārtībā, bet tā kā mājās ir bērni, tad, protams, našķis tāpatās ir, un, protams, ir tāpat kaut kad kļūdiņas kaut kādas, kuras nevajadzētu. Bet, globāli viss ir kārtībā. Lielāka problēma tiešām ir tas sacensībās, uzturs tādās, kas ir garāks par Rīga Valmiera 12 stundās, tā kā, jo pirms, pēc un tā kā gatavošanās laikā, tur tas viss ir tā kā daudz maz jau saprasts, kas strādā, kas nestrādā, ka tur nekādu jaunu Ameriku tur arī grūti izdomāt. Ir tur vienkārši normāls uzturs, kas tev darbojās, no kā tu jūties labi, jā. Kas tev, piemēram, sacensību dienā, piemēram, Rīga Valmiera, tur viss tā garā diena vēl, vai tie ir makaroni, vai tās ir putras, ko tu ēd sacensību dienā pirms? Arī jā, tur, brokas ir tā kā klasiski kaut kāda arī tur auzu vai manā putra. Jā, protams, pusdienās bija arī, man liekas, makaroni, varbūt tajā dienā nepārspīlējot, varbūt es ēdu gaļu, jā, bet tajā dienā varbūt daudz nepārspīlējot, ne ar ko, tāds vairāk mierīgāk. Vēl man patīk arī tādā sacensību rītos
kaut kāda, piemēram, hotdogu mājas variantā, kas ir arī tāda viegla maizīte kaut kāda, kas nav tāda, ka viegla desiņa tāda, kas ir tāds it kā kaut kāds, kas ļoti tā kā tāda smaguma sajūta, lai nebūtu, lai it kā tas uzturs kaut kāds ir. Tāpat ir putra, kaut kāda lēnie ogļhidrāti, bet lai tas izbūtu tāds maksimāli, bet bez asām garšvielām, kaut gan es ēdu ļoti asus ēdienas ikdienā, bet pirms sacensībām, jā, tad to visu tā piebremzē tādu mierīgāk. Jā, Rīga Valmiera, šogad 4. maijs, 4. reize, 4. vieta, 3. reizi pēc kārtas. Jautāšu tev, kā tu par to jūties? Es saprotu, ka 4. vieta vienreiz ir viena sajūta, bet 3. reizi jau kā tu par to jūties? Es pat teiktu, ka 3. reizē, man liekas, jau ir vieglāk nekā 2. Jo 1. reizē tas jau bija labi, jo tas bija tiešām uzreiz liels leciens, liels panākums, jo tajā 1. reizē tā plāns bija, tā kā es tiktu sešniekā, es jau būtu laimīgs. Tā kā līdz ar tas jau bija ok. 2. reizē tu jau zini, ka tu esi tajā 4. bijis, nu kā, ja lai būtu progress, tev jātiek ir augstāk. Līdz ar tā bija visgrūtākā reize par to 4. vietu. Šogad, jo bija tā kā, redzot arī, ka dalībnieki jau nav vājāk palikuši un nāk klāt un ir. Un es saprotu, jā, ka tikpat labi jau varēja būt arī zemāka vieta. Nu, tā kā, jo arī tajā iepriekšējā gadā, kad it kā bija tā sajūtas bija grūtāks, tur tā kā aizskrēja viss pa priekšu, un tur beigās es arī varēju palikt knapi 10. tikpat labi, jā, bet nu, es jau kā es smējos nākamgad, es noskriešu zem 8 stundām, tāpat būšu 4. vietā. Tieši tā, tur jau ir tā lieta, ka tu jau arī paliec stiprāks, tos rezultāts augi, mēs salīdzinām ar 22. gadu un šo gadu, tad tas ir par pusstundu jau labāks. Kā teica Gita Mucinieci, jo augstāk tu kāpj, jo zemāk tu krīti, vai tā ir? Nu, pat nekrīti, bet jā, bet tas ir no vienas puses ir ļoti forši, jo tas parāda to, ka mēs apkārt tiešām tā mūsu komūna paliek lielāka, spēcīgāka, un mēs esam tā kā tajā pasaules mērogā, jo arī, droši vien, ka pirms vecos laikos es neskrēju, nezinu, bet teorētiski ir tā, ka tagad mēs aizbraucam uz kādiem čempionātiem kaut kur ārpus Latvijas, jau kā valsti pārstāvēt vai kaut kā individuālās sacensībās, mūs jau ņem daudz nopietnāk, jo man pašam, pieņemsim, tā sajūta ļoti tāda nepatīk no vienas puses, un es jūtos slikti, bet, pieņemsim, ka es aizbraucu ārzemēs sacensībām, un tur pasaka, ka favorīts uzvarētājs šīm sacensībām esmu es. Un es liekos ļoti jocīgi, tā kā, kāds es tikko sācis skriet, tikko piedalos sacensībās, un tas ir tas papildus spiediens, ka varbūt tāpēc tādā ziņā ir ļoti grūti ir Tomam Komasam ar to, ka tu esi tajās pirmajās vietās bijis Rīga Valmiera, tev katru gadu tas ir kā izaicinājums to noturēt. Man tādā ziņā, man nav spiediena. Tā kā, ja es būšu trīniekā, būs forši, bet ja arī es palikšu ārpus tā trīnieka, es tur nekad neesmu bijis. Tas nebūs arī zaudējums tādā ziņā. Varbūt arī spiediens būtu tajai koka medaļai, jo kā tam jābūt, zin kā. Jā. Bet tieši tā arī tu rakstīji, ka, lai arī vajadzētu būt noskumušam un varbūt pat iekrist nelielā depresijā, jūtos lepns par to, ka esmu daļa no Latvijas ultraskrējēju ģimenes, kurai ar vien tuvāks jūtos ar katru nākamo gadu. Kāpēc tev ir svarīgi būt Latvijas ultraskrējēju ģimenē? Es nezinu, vai tas ir tā kā ļoti svarīgi, bet tas vienkārši tas tā ir noticies, jo es jau uz to it kā neesmu gājis apzināti. Jo tas ir tā, ka es vienkārši meklēju savus tos izaicinājumus, tā kā liku, tā kā, pusmaratons, tad Rīga Valmiera, tur 12 stundas, 24 stundas. Es vienkārši sāku darīt un skatīties, kas man sanāks vai nesanāks no tā visa. Un es pēkšņi tajā vienā brīdī, kad bija tas pavasaris, kad es iepriekšējā gadā tur nekādu man panākumu nebija, es kaut ko biju noskrējis, tur tā Rīga Valmiera, tur vēl kaut kas, un tad bija tas pavasaris, bija arī vēl tas Covid laiks, bija attālinātājs Bekēldu ultra, un pēc nedēļas bija 12 stundas ap Māras Dīgi. Es 2 nedēļās dabūju 2 pirmās vietas, un tad man bija tā, ka kā tas var būt, jo es taču uz to it kā negāju, es gāju vienkārši piedalīties, lai justos labi, protams, dabūt kaut kādu savu rezultātu, kas mani apmierina, ko es esmu rēķinājis, kāds varētu būt. Bet tajā pašā brīdī, ok, labi, ja ir šādi, tad tas ir jāsāk jau nopietnāk jau tad pieiet šim. Un tad ir tajā vienā brīdī, tu saproti, ka tu jau esi tajā ģimenē, tu esi tajā saimē, un kaut gan pats to nemaz sākumā neapzinies.
Jā, bet arī pētot tavus rezultātus, par ko tu vēl esi rakstījis, 2023. gadā Jūrmalas skriešanas svētki 10 km, un tu raksti pēc 2 iepriekšējo gadu koku medaļām tiku uz piedestālu, un atkal tā koku medaļa. Vai tas, kā tev pašam šķiet, kas tur ir? Jo vai tā ir tāda kā maratona siena, ka tas 35. kilometrs maratonā it kā jau tik tuvu finišam, bet tomēr tā siena tāpat ar to koka medaļu, kā tev šķiet? Es pat nezinu, vienkārši tur ir tā, ka es esmu tagad tajā vecumā, kad visi jau ir daudz skrējuši, salīdzinoši tos laikus, un šis tas brīdis, kas ir ļoti tas vecums, kas ir ļoti labs ultramaratoniem, tā kā Sorokins ir manā vecuma grupā arī, un viss tā kā pasaules tā elite, principā, ir manā vecuma grupā. Ar atšķirību tāda, ka viņi visi ir sākuši skriet krietni ātrāk, un viņi tā kā ir tajā top, tajā savā formā. Es vēl nejūtos, es jūtu, ka man vēl rezervi ir, kur vajadzētu izaugt. Un tāpēc ir tā, ka tāpēc es pie viņiem tā kā klauvēju viņiem aiz muguras, ka es tepat esmu, bet es zinu, ka es varu krietni labāk, bet ne tagad uzreiz, ka ja tādās īsās distancēs to progresu var panākt varbūt ātrāk, tad es zinu, ka tur tomēr vajadzīgs vēl ir laiks un ieguldītais darbs diezgan daudz. Jā. Bet kā tu tur ir? Saka, ka 4. vieta ir tāda vissāpīgākā vieta. Vai kā tu jūties šobrīd par to 4. vietas, es nezinu, likumu? Vai tur ir tas lepnums tomēr par to, ka pagaid, man vēl ir ko rādīt, es esmu tik tuvu tam, vai ir tomēr brīžiem, bet kāpēc tā? Nē, ja tas būtu visās sacensībās, tad, protams, tad būtu ļoti slikti, bet tas jau ir salīdzinoši tikai dažās sacensībās, un līdz ar to, ko tur noskamt, vienkārši tieši tā, tas ir papildus stimuls pierādīt nākamajā gadā vai citās sacensībās, ka es varu. Jo, ja neuzlabotos rezultāti, problēma būtu, tad neuzlabotos rezultāti. Bet, ja uzlabojās rezultāti un viss notiek, tad es domāju, man sev nav ko pārmest. Jo, sākot no savām tām kas ir skriešanas sākuma kļūdām, kad ļoti strauji augti rezultāti, un ar ko tas beidzās, tas nemaz nav labi un veselīgi. Ka vienkārši lēnām pakāpeniski, ka tas viss ir jāaudzē, un rezultāts jau nekur nepaliks. Jā, es domāju, ka viss ir kārtībā, tā kā nav ko satraukties, vienkārši tā 4. vieta kaut kā neskapēc ir uztaisīta, varbūt sāpīgāk, citreiz pat nekā top 5, saka, es iekļuvu top 5, bet parasti par to 4, tur tā bēdājas. Es domāju, tev viss vēl priekšā, viss ir kārtībā, kā tu pats saka, rezultāti aug, viss ir kārtībā. Bet, atgriežoties vēl par to maratonu, par to tavu sapni, kad tad bija pirmais oficiālais maratons? Rīgas maratons tas bija, tur sanāca ļoti forši. Tur bija tā, ka es biju pieteicies maratonam, un es arī zināju, ar kādu rezultātu es gribu noskriet. Viss tā kā man bija tas 3.15 tā kā mērķis, kādā noskriet maratonu. Bija viss pieteicies un viss tā kā kārtībā, un tad vienu dienu man zvan mans brālis, kurš kādreiz aktīvi arī darbojās maratonu organizēšanā Rīgā. Un viņš kā reiz jau tur visu kaut ko bija īsāks, gan distants 10 km, ko bija jau skrējis un tā piedalījies. Vienu brīdi mēs ar brāli pat pāris termiņus kaut ko kopā esam paskrējuši, jā, tā kā. Un viņš man tagad zvana un saka tā, ka, zini, ir tāda iespēja, viens cilvēks notraumējās un viņš bija laimējis tā kā personīgo tempu turētājs jau. Tā kā bija kaut kāda akcija tajā gadā, es neatceros, kā tas viss bija. Un tagad to iespēju var dabūt, un tagad es pastāstīju par tevi, viņš tā kā ir gatavs tā kā to atdot tev tā kā savu to iespēju. Nu super, tā kā piesakos, sarunājam viss. Un tā es iepazinos ar Andi Geisti, droši vien zini arī tāds skrējējs. Un tas bija, skrējām kopā, tāpat līdz ar to, tā kā man tas mērķis bija 3.15, principā mēs ar to 3.15 arī grupu kopā skrējām. Tur es iepazinos ar Matīs Vecvagari, kurš skrēja, trenējoties, gatavojoties sportatlonam, kopā ar mums bija tāda. Tur es pirmo reizi redzēju to kompāniju, bija tas bariņš, kas bija nevis kuriem tā kā tiek turēts temps, jo tos nevien tā kā grūti bija arī nepazina, bet tur bija tā kā tā foršā tā ģimene. Tur bija tā ballīte, tur bija tie tempu turētāji, Matīs un vēl tur apkārt, kur es jutos, ar šiem kādreiz kopā skriet būtu forši. Tā sajūta, ka tie lielie onkuļi, tā kā es tā kā maz puika pie viņiem. Tā bija tā sajūta, jā. Un tad bija tas pirmais maratons. Tu atceries, vai tev izdevās šeit 3.15? Jā, es pat noskrēju nedaudz ātrāk. Es zinu, ka es beigās nedaudz aizbēju, bet tur nebija daudz kāds pāris minūtes, jā, bet tas bija, viss bija pēc plāna, tā varētu teikt, jā. Un vai tu atceries kaut kā to savu sajūtu,
kad tev ir izdevies šis te maratons un savu to sajūtu, ka tu teici, nē, es taču nevarēšu maratonu noskriet, vai tu aprunājies ar savām divām šīm te personām? Jā, protams. Un tas bija tas, jā, nu tas jau bija tas tā kā, it kā jau iepriekš bija noskriets Rīga Valmiera, un līdz ar to tas nebija varbūt tāds wow. Bet tajā pašā brīdī, nu, protams, ka es sapratu, ka jā, tas ķeksīts ir, tas virtuālais ķeksīts ir, un es to esmu izdarījis. Un es gan pēc tam īsti maratonu vairs tā uz laiku neesmu skrējis. Tas tikai tempu turot vai vienreiz skrēju, gan tāpatās, bet tad tas bija pēc traumas. Nākamajā gadā es skrēju, bet pēc traumas. Un arī vienkārši tāpat ar 3.15 kopā tur nedaudz aizbēgu kaut kādu stipri līdzīgu rezultātu kā pirmajā reizē. Bet maratons man patīk, tāpēc es pieteicies tempu turēšanā maratoniem, jo tas man patīk redzēt, kā tas notiek, kā tie cilvēki lūstu, mēģina sevi pārkāpt, jo pusmaratonā to tā neredz. Bet maratons ir tieši izteikti laba distance, kas vēl nav ultramaratons, kur tu var redzēt, ka arī startā tu mēģini savākt to bariņu, nu skrienam ar mums, aizvējā, visu turies, un tu redz, kā tie cilvēki lepni aizskrien pa priekšu, un ka mēs viņus tomēr tos 10 km beigām noķeram un saprot, ka vairs jau pat nav jēga viņu aicināt kopā, jo viņš jau vairs nevar. Ka viņš jau ir pieļāvis visas tās kļūdas, par ko stāstīju, ko es pats esmu kādreiz darījis. Ka jā, lai kā tu mēģinātu tā kā cilvēkiem brīžiem palīdzēt, jā, viņiem vajag to savu grābekli. Vajag to savu grābekli, lai nākamajā gadā uzstādītu personīgo rekordu un labotu. Jā, un tas arī no tā tempu turēšanas arī man ir labākais, kas ir palicis tagad no tiem pēdējiem 3 gadiem atmiņās, ir tas, ka finišā pienāk tev cilvēks klāt un pasaka paldies, ka viņš ir sasniedzis personīgo rekordu tieši klausoties tam, ko mēs tur runājām un kā mēs palīdzam. Un tas ir tas, ko mēs, it kā es tik īsu laiku skrienu, bet es jau mēģinu tā kā dot atpakaļ tiem pārējiem skrējējiem, tā kā tiem salīdzinoši jaunajiem, kas tikai vēl aplaužās un mēģina kaut ko panākt. Kas varbūt var ieskicēt, kas ir tās frāzes, ko tu saki tiem, kad ir tā siena nāk un vai ir kaut kas, kaut kādas frāzes, ko tu vari izmantot? Nē, nu par to motivāciju, par to, kas tur atkarībā kāds laiks ārā ir, par to saldējumu un alu finišā, kas gaida, jo visiem kā, jo ātrāk tu tiksi, jo ātrāk tu dabūsi, nu tur jau nav varianti, nu tur. Tā kā kaut gan man pašām tā maratona siena nav bijusi, es to neesmu tādā veidā izbaudījis, līdz ar to man ir grūti pateikt, jo es kaut kā esmu sadalījis to rezervi, ka tieši tāda siena kā tāda, nu, kas tā kā ir bijis tā kā nedaudz grūtāk kaut kādi momentiņi, bet tieši tā kā kā siena man nav bijusi, tāpēc man ir grūti palīdzēt, es pats to neesmu izbaudījis. Tu teici, ka tev patīk maratona distance, bet tu skrieni ultras pārsvarā, mēs tev redzam tomēr ultramaratonos. Kāpēc ultramaratoni, kāpēc ar maratonu nepietiek? Nu, lai gan tas ir ļoti elementāri, nu, tajā, tu dari to, kur tev ir panākumi. Lai tas ir stulbi izklausās, bet kā maratonā, lai tev būtu panākumi, nu, tomēr tam rezultātam jābūt ir ļoti ātram. Un, sakās, mēs smējuši runājuši, man nepatīk ātri skriet. Tas nozīmē, ka maratonā ir ļoti ātri jāskrien. Un tu ties ultramaratonā, nu kā, 24 stundās, pat Rīga Valmiera ir ātri jāskrien. Mēs esam vienmēr, ka Rīga Valmiera ir sprints pa lielām. Tā kā, bet tādās 24 stundās, nu tas jau ir tā kā chill. Tu jau vienkārši sadali to visu tādos mazos maratonos un lēnām skrien. Diezgan īstenībā interesanti. Šis no malas izklausās, ka man saka 107 km, tas ir sprints. Bet es domāju, ka lielākā daļa klausītājiem, es jau arī it kā saprotu to domu, bet tas ir, man liekas, arī tā padomājot par to, ka sākot skriet, ka tie 5 km jau liekas, tik daudz, es noskrēju 5 km, un tad es arī tagad skrēju maratonu Rīgā, un es domāju, jā, bet tā jau nav ultra. Tā kā bija grūti, bet šis ir interesanti, kā galvā sakārtojās tās lietas, kad, pilnīgi atskatoties uz to sākumu, tas liekas, wow. Ja, bet es varēšu ļoti ātri tajos dažos gados saprast to, ka nav jau vaina tajā distancē. Nav vaina ne tur kāpumos, ne tur distancēs, nekā. Viss ir tajā ātrumā, viss ir tajā tempā. Jo tāpat arī, šogad man Rīga Valmiera tas temps pace bija kaut kāds ap 4.40. Principā tas bija tieši tāds ļoti tuvi tam, lai turētu tempu 3.15, kas ir kaut 3 sekundes ātrāk tikai. Tā kā, bet principā tas ir, priekš maratona tas ir ļoti lēni, kā lai būtu uz laiku.
Bet tur tas ir normāls, kārtīgs temps, līdz jau tas ir ātri, priekš ultra tas ir ātri. Jo kaut kādā garākā distancē, tādā tempā ilgi neizturētu. Piemēram, Rīga, Valmiera, kad tu skrien, tu jau izplāno, ka tu skriesi vienmērīgi, vai tu tomēr dali tur pēdējos 20 tā, vai kā tu ar tempu strādā? Nē, šogad tādā ziņā, es esmu tas cilvēks, ir tāda, kas es redzējis, ka ir dažādi skrēji. Tie, kas iesāk ļoti lēni, un tad skatās pēc pašsajūtām, tur, kas, tā kā vai kāpina, vai tur tā patās, vai tur beigās vispār sprinto. Un ir pilnīgi otrādi, ir tie, kas tagad skrien, kamēr ripo, un tad skatās, kas būs, jā. Es tomēr esmu tāds vairāk plānotājs, domātājs uz priekšu, un līdz ar to man sanāk startā sevi ļoti bremzēt tajos kilometros. Ir sevišķi, labi, Rīgā, Valmiera es vēl izskrienu daudz maz normāli, jo, lai būtu vēl tā policija, lai vēl maksimāli varētu tur līdz VF tiltam, kur lai pa ielu var aizskriet, jā, un tad tālāk mierīgi. Bet tomēr varētu to spēkus, jā, sadalīt. Tas ir tas, tāpēc man tā tempa turēšana patīk, jā, ka tev tas vienmērīgums, ka cik vien iespējams arī, un šogad jau arī man principā, varbūt tur uz kaut kādiem 10 kilometriem nokritās, varbūt tas vienmērīgums, bet pa lielām, ja neskaitos sākuma Rīgas ātro daļu, man liekas, ka bija diezgan vienmērīgs visā garumā temps. Bet vai tev ir prātā, piemēram, nolikts, es tagad skriešu vienmērīgi, tur, piemēram, līdz 100, un, ja ir spēks, tad tos pēdējos 7 ātri, vai tev nav tā, vai tu vienkārši vienmērīgi no starta līdz beigām? Nē, tas ir, kad jau nāk finišs, ka tu saproti, ka tur pat jau ir, tad jau skaidrs, tad tu skaties tās rezerves un domā, jo šogad jau arī bija, kas bija kaut 90 kilometri, es esmu no Salacgrīvas oriģināli tā kā nāku. Un, protams, šī gada rekordis uzvarētāja arī no Salacgrīvas Diāna. Un viņi tagad noķēra man jau ko 90 kilometru, es neatceros, 88, 90 varēja būt. Viņi saka, skrien ar mani. Un es zinu, es skrienu tajā savā 4,40 tempā, tur aptuveni. Un es saprotu, jā, es varētu ar viņu paskriet. Bet es ar viņu paskriešu no 5 kilometrus, 10, kas būs pēc tam, es nezinu. Un tāpēc man ir tas savs plāns. Jā, protams, skrienot ar viņu, es izturētu līdz beigām, jā, es būtu 3. vietā, viss būtu bijis kārtībā. Bet vai man vajadzēja riskēt, es nezinu. Jo es esmu tādā ziņā, es esmu pragmātisks, tā kā izkalkulējis es biju, un es zinu, ka es šajā tempā jūtos labi, es zinu, ka es šādā tempā tikšu līdz galam. Varbūt tas prātīgums arī ir tas tava atslēga. Jā, jo tas būtu, man liekas, ka tas būtu it kā baigais azarts un viss skriet. Bet tas varēja ļoti bēdīgi beigties, un tāpēc es arī to laikam nedarīju. Noslēdzot tēmu par Rīgu, Valmiera, tu teici, ka 4. reize, vai sanāk jau 5. reize, bet vai 4. reize 4. vieta būs tad, ja būs siera kūka no Matīs un Ultratakas. Tagad ir dažas nedēļas pagājušas kopš Rīga, Valmiera. Kā tu tagad domā par, vai nākamgad startēt? Nē, mēs startēs, ko tad cik darīt, būs jau jāstartē. Tā kā, redzēs, vai tā sierkūka tikai būs. Paši, ka tev ir tā doma arī nākamgad startēt Rīga, Valmiera, bet vēl jautājums, vai Rīga, Valmiera ir tāds galvenais starts, vai tev vispār ir kaut kādi galvenie starti, tādi sacensību sezonā, vai tu to nedali tā? Ir jau, protams, tā kā neapzināti, bet Rīga, Valmiera vairāk, tas nav pat kā galvenais, bet tas ir kā mīļākais starts. Jo te ir tas stāsts par to, ka tajās pārējās sacensībās, kuras piedalos ultramaratonos, nav finiša līnijas. Un tā finiša līnija psiholoģiski ir ļoti svarīga. Un Rīga, Valmiera tieši tā sagaidīšana, tieši tas, kas tur notiek, tā ballīte, tas ir vismaz 50% no tā visa. Tas ir tas, kas man šausmīgi tās emocijas uzsit augšā un dod to spēku vispār trenēties un kaut ko darīt. Jo citās tāda ultrās tas tā īsti nav. Jā, par to nedrīkst aizmirst, paldies. Par to, ka ir tā ballīte, un es domāju, to izbauda arī visi tie, kas atbalsta un ir tur uz vietas. Bet jā, pieminēja to, ka Rīga, Valmiera ir šī finiša līnija, tavās pārējās ultrās, kas ir 12 stundu, 24 stundu. Kā tev pašam ir vieglāk, kad ir tas A un B punkts vai tomēr tās stundas? Nē, protams, ka psiholoģiski vieglāk ir distance, ka tu zini distanci, kuru tu sadali. Un līdz ar to tāpēc ir tā, ka vēl 12 stundas ir vieglāk, bet tāpēc 24 stundas ir ļoti grūti. Tieši iemesla dēļ, ka tev ir ļoti grūti saplānot gan spēkus, gan visu pārējo, jo tas ir... Jā, parunāsim sākumā par vēl vienu šī gada startu, kur ir tev uzvara, nevis 4. vieta, jā, ir tev uzvaras.
Māris Dīķis 12 stundas, uzvara 146,7 km. Kā tu atceries šīs sacensības? Bija augsts, lietains un forši. Tieši tāpēc. Jo, ja salīdzinām to ar šī gada 24 stundām, kas bija pirms cik dienām, dažām dienām, tad tur bija kolosāli. Varēja skriet garajās biksēs, garajā jakā, cimdiņus varēja uzvilkt. Un bija forši. Nē, protams, tur bija tā, ka līdz pusē, jo kā jau vispār visās sacensībās, tā kā kuras piedaros pie sava tā plāna un tempa, es sākumā nekad neesmu pirmais. Kā arī bija šeit. Es biju laikam 4. vietā līdz pusdistancē, un tad man bija tas tāds lūzuma punkts. Priekšā bija Matīs, Ārtis un Aleksejs. Un es saprotu, ka viņi diezgan daudz jau priekšā man. Un man vajadzēja tā kā sākt viņus lēnām ķert, jo ir tā kā 6 stundas tikai palikušas. Nav jau tā, ka ļoti daudz. Un es tā kā saprotu, baigi tempus kāpināt nevaru, jo man viss ir tā kā arī saplānos pēc tā, kā es turu, ja es kāpināšu, kā būs slikti. Bet es viņam netuvoju. Viņi principā vēl attālinās. Un tad bija tāda neliela depresija uznāca, jā, ka trīnieks ir principā nenoķerams, jā, jo klāt netiek. Jā, bet tas ir tas, un tur ir tas ultra parādās, tas ultras stāsts, jā, ka bija vajadzīgi, lai strīniekā tikt, bija vajadzīgi kaut vairāk nekā 80 km, man liekas. Un pirmajā vietā bija es vispār tikai 120 pie beigām bija kilometri. Tā kā tas jau ir, principā, gandrīz jau pie paša finiša. Tā kā, jā, jo tas ir tas ultra, tas specifika, ka ir ļoti jāsaplāno tie savi spēki, jo tu nekad nezini, kurā brīdī tev izbeigsies tā enerģija, vai kaut kas sāk sāpēt, vai kas. Tas ir ļoti tāds, neparedzam ļoti daudz apstākļu. Un kas tad notika tieši, tu teikti, tev bija lūzums, un kurā brīdī tad tev nāca tie spēki, lai tomēr izraustu to uzvaru? Pirmais bija tā, ka tas tā kā no vienas puses bija slikti, tā kā, jo Artim bija problēmas ar kāju. Viņš tā kā apstājās, tur masēja, nevarēja saprast, kas ir, un tad es saprotu, ka tajā brīdī esmu trīniekā. Un tā kā, labi, es skrienu tālāk. Bet tad Artis tagad tur tā kā atdzīvojās, viss kārtībā turpina skriet. Un, protams, viņš skrien ātri, un viņš mani ķēra. Es saprotu, bet es tajā trīniekā gribu, protams, palikt. Līdz ar to man jāķer Aleksejs, nav varianti. Ja es gribu palikt trīniekā, Artis mani noķers, jāķer Aleksejs. Tad es atpakaļ tiku tajā savā normālajā tempā, un tā arī. Un tur bija tas, ka tās pēdējās 4 stundas es skrēju pilnīgi bez apstājas arī, ka pilnīgi, jā, tā, ka tā savā tempā, savā tajā sajūtās, un tā arī viss sanāca, jā. Vai tu, ejot uz šīm sacensībām, vai tev bija konkrēts kilometru mērķis, vai tev bija mērķis uzvarēt? Kāds bija tavs mērķis? Man tagad ir tā, ka gan 12, gan 24 stundās visās, kuras eju, protams, ka man ir tādi mērķi ir vairāki. Tad, pirmais mērķis vienmēr ir, protams, Latvijas rekords. Tas tā kā, bet tas ir tā kā, viens no mērķiem, kurš, nav obligāti, ka viņam ir jāpiepildās. Tā kā, jo sacensību grafiks jau šogad arī pavasarī man sanāca kalendārā, izskatījās ļoti smuki, dzīvē, protams, daudz grūtāk nekā kalendārā. Un tāpēc ir tā, ka, tu saproti, ka tu sāc skriet tajā savā ērtajā tempā, un arī, protams, tu skaties, ka tas rekorda grafiks būs nepaceļams, mēs to tā kā atliekam, būs spēks, skriesim. Un ar tie A, B, C, līdz ar to ir tie vairāk plāni ar tiem tempiem, kas ir. Un, protams, ka, tas galvenais temps ir uzlabot savu rezultātu un, protams, izcīnīt kādu vietu. Tas ir tas, kas. Bet iet uz augšā, jo arī iepriekšējos 2 gadus, kad es piedalījos tajā Māris Dīķī, tas bija arī nedēļa pēc backyarda, un otrs bija 2 nedēļas pēc 24 stundām. Tā kā es tur svaigs nebiju piedalījies, šogad bija pirmā reize, kas bija daudz maz svaigs, ka bija mēnesis pagājis pēc 24 stundām, jā, ka es jutos tā kā spēka pilns, tā varētu teikt. Bet tāpat tās bija savas problēmas, jo es neesmu rīta cilvēks. Un stāsts 7 no rīta, tas man ir ļoti liels izaicinājums, jo es gulēju te vēlu. Un tāpat ir tāpēc man nepatīk tie maratoni tādā ziņā no starta viedokļa. Jo tas nozīmē, ka es gulēju 3-4 stundas. Un ja vēl maratonā turot tempu, tas tā kā nav svarīgi, jo tā rezervīte ir pietiekami liela, un es zinu, ka es noskriešu un viss būs kārtībā.
Bet uz 12 stundām to jau tomēr jūt. To jau sāk just, ka tu iepriekšējā nakts ir maz gulēta. Un, jā, man tāpēc patīk ļoti Rīga Valmiera. Jā, starts pusnaktī. Ka tas starts pusnaktī, ka es varu kārtīgi izgulēties, paēst, viss tā kā. Un līdz ar to arī ko soļusums, vēders, viss jūtās labāk. Ir tajā sagrējos rītos, arī tajā 12 stundām, tu saproti, ka tev organismam ir paliels šoks. Tad tu kamēr tur tiec ar to visu galā, un pēc tam ir tā, uz beigām jau viss kā aiziet, ok, jau ir jau labi. Jā, ja, piemēram, maratonos bieži vien tā lielākā kļūda ir pārķerts starts, vai tu to esi arī novērojis 12 stundu, 24 stundu formātā, vai tur tomēr visi tā kā saprot, uz ko viņi iet, un nav tā? Ir tā. Ir tā, jā, tomēr ir. Ir tā. Un es gan to nekad neesmu izdarījis, jā, es kaut kā tāda, laikam tā ir tas plus, ka es vecs, es sācu skriet, ka es ar to galvu jau tā kā vairāk tā kā domāju uz priekšu, bet ir, jo es saku, nevienā sacensībās man nav bijis tā, kuras es uzvarējis, kuras es aizskrējis pirmais un arī līdz galam. Jo es zinu, ka arī Somijā, kur bija 24 stundas šogad, es arī sāku kaut kāds 7. man liekas, un tad tikai lēnām rāpoju uz augšu, jā. Jā, parunāsim par to pavisam svaigo rojas 24 stundu skrējienu. Tu piedalies diezgan daudz 24 stundu skrējienos, vai tu jūti, ka tas ir tāds tavs formāts? Ja neskaita roju, jā. Par roju es negribu ne runāt, ne domāt, ne atcerēties. Bet tomēr, kas tur? Tās ir sacensības, kuras gribētos vienkārši izēst no atmiņas, vienkārši vispār, jā. Tur viss bija slikti. Tur bija slikti viss, kas varēja būt. Tas ir tā, ka tu atbrauc uz sacensībām, saproti, ka tur jau viss ir slikti. Saproti, ka tur ēnas nebūs. Starti 3 dienā, kad ir viss pamatīgi uzkarsis. Un psiholoģiski jau tu jūties tā kā diezgan tā bēdīgi, jo saproti, būs grūti, tev karstums nepatīk. Un tagad pirmais domā, kā izvilkt līdz naktī, kad varētu sākt skriet. Un līdz ar to tas mērķis jau, pa visiem rekordiem mērķi jau sevi ir atmesti. Un tu jau sāc vienkārši domāt, ka tu jau pirms starta domā, kā tu izdzīvosi. Līdz ar to, protams, psiholoģiski tas ir ļoti grūti. Un pirmajā stundā jau bija viss, lai cik es lēni skrēju, es arī biju kaut kāds knapi 10. varbūt bijis pēc tās pirmās stundas, bet ar vēdru bija slikti, es vēju, man bija vienkārši viss sliktākais, varēja būt jau bija pirmajā stundā. Es domāju, ka normāls cilvēks būtu vienkārši iekāpis mašīnā, aizbraucis mājās, vienkārši ielīdis gultā un gulējis un raudājis. Tā būtu normāls cilvēks darīs. Es domāju, es varu nomocīt līdz galam, jā. Bet tomēr, ja es pareizi atceros, ka tu pat biji kādā brīdī arī līderos. Es biju diezgan ilgi līderos, jā, jo es jau skrēju pēc savu tā plānu, es biju līderos, es biju no kaut kā 30 kilometra. Jo tie, kas tur ātri skrēja, viņi diezgan ātri ir tas karstums viņus tā kā atmeta. Bet man jau tas nepalika viss bez sakām. Lai arī tas temps man bija tā kā ērts un viss bija kārtībā, bet ja tu nevar dabūt iekšā uzturu, ka tev vienkārši ar to vēderi ir tik liels problēmas, mums bija reigoņi un viss, un tajā brīdī tu saproti, ka tā kā veselība ir bišķiņ svarīgāka, un cik bišķiņas, vai ja man viņi liktot pavisam svarīgi, tad šeit neskriet vispār tālāk. Bet, jā, mēs mēģinājām vienkārši izdzīvot, tā varētu teikt, ka tad jau vairāk uzmundrināja kolēģis un vairāk, jā, tā ka, Latvijas čempionātā ir sudrabs, bet tas sudrabs ir tāds pēc sajūtām ļoti, ļoti, ļoti bēdīgs. Jo pat ja es būtu uzvarējis, tas rezultāts bija tik sūdīgs, ka es nejustos jebkurā brīdī lepns ne par ko, jā. Bet kas tomēr bija tas, kāpēc tu neizstājies? Vai tas, ka tev tomēr bija tā līderpozīcija kādu laiku, vai tas dzēna uz priekšu? Tur jau nebija kas vairs dzēni, jo tas jau bija skaidrs, jo mēs jau tur smējāmies, jo arī pēc tam, kad pienāca otrā diena, kad it kā, pat ejot jau ir slikta duša, un es jau pēc tam vēl vēmu pat ejot, man nevajadzēja pat skriet. Tā kā viss bija tik slikti, es vienkārši turpināju vienkārši kaut ko mēģināt dabūt sev iekšā, tur, lai šķidrum vēl bija ok. Vienkārši, lai vispār izdzīvot to pasākumu, un tur bija arī, līdz ar to tas karstums, un tur jau pat nebija motivācija, tas ir vienkārši, es neesmu normāls, un varbūt tā ir tā rakstura īpašība, kāpēc es vispār kaut ko uzvaru un kaut ko panāku, ka tas ir tas, ka es, lai cik bija grūti, lai cik bija slikti, es neizstājos. Bet es to darīju
uz tādas robežas, kurā es zinu, ka tam nebūs, es to nezinu, bet pēc sajūtām bija sajūta, ka tam nepaliks ilgstošas sekas. Ka nebūs pēc tam vajadzīga tur ātrā palīdzība vai tur kaut kādas traumas, vēl kaut kas, jo tāpat es tagad jūtos diezgan fiziski diezgan bēdīgi, bet es jūtu, ka tas ir tādas, tie ir sīkumi. Ka tie ir sīkumi un tas neatstās sekas uz nākamajiem treniņiem un sacensībām. Bet tā vēlme tomēr turēt līdz galam vienalga, kā iet, tas ir kaut kāds sev iekšējā pierādīšana vai tas, ka, taču sagaida, ka tu būsi tur varbūt līderos. Kas tas ir? Nē, šajā gadījumā tas bija tīri pierādīt pašam sev, un savam atbalstītājam, kas man tā kā sieviete, mans lielākais atbalstītājs šajās ultras sacensībās, kas atbalsta, kāpēc mēs te atbraucām? Vienkārši atbraucām, lai vienkārši brauktu mājās, stulbi. Un kā viņai noskatīties, ka tu ej un vēmu un varbūt lamājies kaut ko tur, kā tad ir viņai to? Nē, bēdīgi, tur jau tā lieta, un tur jau īsti saprot, ka palīdzēt nevar, ka tur jau vienkārši jāizdzīvo, kā ir. Tāpēc ir, ka ir tāpēc sacensības, par viņām ir jāaizmirst, bet jāatcerās, bet ir jāpaņem līdzi tās labās lietas, tā rakstura cīņa ir jāpaņem līdzi uz labākām sacensībām, kur tas palīdzētu izcīnīt uzvaru un sasniegt pieklājīgu rezultātu. Jo šajās sacensībās arī uzvarētājiem nebija tā kā ļoti labi rezultāti. Pat ja es uzvarētu un būtu lielāki rezultāti, es tāpat nejustos ļoti labi, jo tas viss komplektā ar to karstumu viss padarīja, tā kā tās sacensības nebija tā kā foršas, jā. Kā tev šķiet, vai ietekmēja tas, ka Rīga Valmiera bija pavisam tuvu? Varbūt tu nepaspēji atjaunoties, vai tam nebija saistības? Nē, grūti jau pateikt, tāpat jau kaut kas jau paliek, tur kaut kas jau nāk līdz, tāpatās man bija iepriekšējā nedēļā, tur arī darbā nebija viegli, arī tāpat bija tur stress par citām lietām, kaut kas tāpat bija kaut kāds negulēts, tur pēdējās naktis varbūt tik daudz stundu, cik vajadzētu. Protams, ka tas viss sasumējās kopā. Nav jau tā, jo tāpēc es saku, nav jau tā recepte. Ja jau būtu recepte, mēs visi būtu čempioni, uzvarētāji, un neviens nekad neizstātos, un visiem viss sanākt, jo mēs jau nezinām, kas bija tieši tas galvenais faktors, bet visticamāk jau, ka tie bija tie mazie sīkumiņi, kas saskaitījās kopā. Bet tas, ka vienkārši jau pēc pirmajā stundā bija slikti, tas man bija tik liels šoks, ka tur es vairs neko, tur jau sākumā sapratu, ka tas nevar palikt bez sekām tā kā 24 stundu garumā. Jā, bet jebkura pieredze ir pieredze, un manuprāt ir ļoti svarīgi runāt arī par sliktām pieredzēm. Jo, lai saprastu, ka ultramaratoni nav tikai viss skaisti un jauki un viss sanāk, un arī tas, ko tu pieminēji, kad stress darbā, stress vēl kaut kur, kad lielākā daļa, kas nāk šeit uz podcastu, nav profesionāli 24 stundas, 7 dienas nedēļā ultraskrējēji profesionāli, kad tur nāk klāt, un tāpēc man ir ļoti interesanti runāt ar šiem skrējējiem, arī ar tevi, kad tev ir tie panākumi un kā to var savienot ar ikdienas dzīvi, tāpēc tas ir ļoti interesanti. Bet, jā, runājot vēl par, tu pieminēji arī 24 stundu skrējienu Somijā šogad, kas, manuprāt, ir tāds ļoti interesants, kur arī tev izdevās uzvarēt, kas ir iekštelpās, 390 metru aplis. Jā, un šī bija principā arī šī gada tās sacensības, uz kurām es tiešām gāju. Tas bija tās galvenās sacensības, kurām es tieši gatavojos šim. Un tas, kā es gatavojos, un to arī tie, kas man kolēģi Stravā seko, visi tur arī komentēja un teica, ka normāli cilvēki to nedara. Tagad tas ir iesāpes skriešana. Janvārī skriet pa sniegiem augstumā diezgan liela jēga nav. Tā kā, es neko neiegūšu. Es iegūšu kaut kādus kilometrus, bet man vajadzēja daudz kilometrus. Un daudz kilometrus sniegt. Tas skriet mīnusos ziemā augstumā, es neredzēju tam jēgu. Tad es tagad pareklamēšu sporta zāli. Tad es izmantoju skrejceliņu. Un tā kā Spits sporta zāles skrejceliņā ir tāda lieliska funkcija kā iekšēji Netflix. Tas principā bija tā, ka es janvārī noskrēju uz tā skrejceliņa tuvu pie 1350 kilometriem. Tas bija gandrīz katru dienu vairāk nekā maratona. Un noskatījos visu to, ko es nebiju paspējis noskatīties Netflix.
Šī varbūt ir laba motivācija. Gribu seriālu noskatīties, iet skriet. Bet es neticu, ka ir daudz cilvēku, kur to varētu izturēt. Jo tā standarts bija tāds 3,5 stundu skrējiens uz celiņu. Katru dienu. Nevienu dienu neizlaižot bez brīvdienām. Es domāju, ka daudz cilvēku, tur varētu piedāvāt Netflix un vēl nezinu, ko es šaubos, ka būtu daudz. Bet tas ir tas, kas psiholoģiski norūda tiešām tādai monotonai skriešanai, tādā vienmērīgā tempā, jo man skrejceliņš nekad nav paticis. Es vienmēr izvairījos iepriekš no skrejceliņiem un viss, bet skrejceliņam ir viena laba lieta – audzina disciplīnu. Jo, protams, ka tur ir citas funkcijas, kā kalniņus skriet un visādas slīpumus, kas ir papildus lietas, bet ārā ejot treniņā, tā kā es teicu, ka es tās izacēju kļūdas skriet pār un viss, tāpatās tajā treniņā ir ļoti grūti tajā ievērot to savu pulsu, kur tu esi izdomājis. Tāpat vienmēr skries nedaudz ātrāk, tu vienmēr kaut kādi izdarīsi kaut kādas kļūdas. Skrejceliņā tas nav iespējams, jo tu esi uzlicis to konkrēto tempu, un tu tāda arī skrien, un tev gribās, un protams, tas ir grūti tajā vienmērīgajā, monotonajā skriet. Gribās brīžiem ātrāk, lēnāk, bet tas ir tas, kas tad norūda to visu, ka tev tas puls tad ir nostabilizējās, viss, un tev nav tur, tu iegriezies pret vēju pēkšņi, tur tev viss mainās, viss. Tur tas viss nav, ka tu dabū tos ideālos, it kā slikto sajūtu, jo kas arī nav arī pretvējš, kas ir sliktākais, ka ir daudz karstāk. Iekšā tā jau ir silts, un tas skrejceliņā līdz ar to ir daudz karstāk, jo tā sajūta ir sliktāka. Bet, tas ir grūti, psiholoģiski un arī fiziski grūtāk līdz ar to, bet norūda, pamatīgi norūda, līdz ar to Somijā es to jūtu, jā. Tur bija tas, ka es biju pārsteigts par to celiņu, kas likās, celiņš būs mīgs, būs forši skriet, bet tas segums bija tik ciets, tas celiņš bija cietāks pa asfaltu, tas bija šoks. Un tas, ka tas bija līkums, skrejceliņš tomēr tu skrien taisni. Un tur saprot, ka tu principā gandrīz tas saplis ir maziņš, visu laiku skrien, gandrīz visu laiku virāžā, tas vēl bija, kas nāca papildus grūti. Bet tāpēc es arī uzvarēju, jo es biju tam tiešām sagatavojies un es biju gatavs. Un sākumā arī tur aizskrēja pa priekšu vairāk cilvēki, bet tur ar rezervi tiku visiem garām un viss izdevās pēc plāna. Kaut gan es vēl ar 1-4 stundās neesmu savu to uzturu plānu atradis, jo ir tas viens brīdis, 16-18 stundu, kad ar pārtiku ir bēdīgi. Tu zini, ka tev vajag ēst, bet tu nevari neko apēst un līdz ar to tā enerģija krītās. Un tur, kaut kad es to atkodīšu, kā to panākt, lai arī 24 stundas varētu noskriet tā kā, piemēram, šogad Valmieru, Tur pat nav runa par tempu, bet par sajūtu, par to sajūtu, ka tu jūties labi, ka tu tiec ar uzturu galā, ka tev viss sanāk, jo tas atkritiens, 24 stundās ir, 12 stundās arī vēl ir ok, bet tajā 24 ir tas viens brīdis, kad viss beidzās. Ja tu teici par Rīgu Valmieru, ka tās ir tikai želejas, tad ko tu 24 stundās, vai tur vēl kaut kas nāk klāt, vai tu katreiz kaut ko pamēģini citu, lai mēģinātu atkost šo te recepti, kā ir ar to pusi? Tur ir tieši tā, ka tur ir līdzi arī, tā kā man sieva bija līdzi, mēs jau sakam tā, ņemam visu kaut ko līdzi, ar tādu domu, labi, vedīsim mājās ģimenei, jo tas ir skaidrs, ka es pusi no tā, pat trešdaļu neapēdīšu no tā. Vienkārši mēs ļoti dažādas lietas tur. Tā buljonus, tur kaut kāda kartupeļu biezenis, arī kaut kāds hotdogs, visādas variācijas, jo tajā 17. stundā es nekad nezinu. Es vienā aplī skrienu garām un saku, uztājas man kafiju. Es gribēšu kafiju ar cukuru. Es saskrienu nākamajā aplī, apstājos, pagaršoju, vai pat pasmažoju, es negribu kafiju. Tā kā, saka, tas raksturs, tā īpašības, kādas mēs jau smējamies, mēs paliekam kā mazi bērni, mēs tā kā grūtniecis tajā brīdī, jo tas viss ir slikti, tā sajūta, un tas ir arī, ka tur jau bija arī, ka blakus, kas bija tie citi atbalstītāji, tie citiem sportiem, viņi jau smējās par mani, tā kā uzmudināja man sievu, neņem viņu galvu, ka vienkārši tik neadekvāts tās prasības, un pēc tam tā doma maiņas ir, ka tu jau tu pats saproti, ka tu runā muļķības, bet tu to nevari, nekā tu to mainīt nevari. Tu vienkārši tā tas notiek. Droši vien sievi ir gatava tam, ka tā būs, kad būs tās... Viņai, tāpēc ir tā, ka tur ir jāņem vai nu pats tuvākais cilvēks, vai pilnīgi no malas cilvēks. Jo, man liekas, draugi to nesaprāt. Jo tur ir ļoti grūti, jo
Lai ko darītu, supports, viss būs tāpat slikti. Tāpat es būšu, tāpat man nepatiks, negaršos vai nevarēšu apēst. Bet tā laikam tas ir, un daudziem tā ir. Nav tā, ka es vienīgais tāds. Es domāju, ka tas tā tipiska lieta un pilnīgi normāli. Es pat varu teikt, ka droši vien tavai sievai arī kā ultramaratons būtu atbalsta komandā. Viņai viss tās stundas ir tur jāpieņem tavas kaprīzes un tur vajadzētu arī, es kā ar pieredzi tieši atbalsta komandā, man liekas, tur arī vajadzētu savu balvu fondu beigās atbalstītājiem. Ne, tā jau arī ir, jo mēs jau smējamies, ka pieņemsim, kas ir kaut kādas sacensības, ir tāds Rīga Valmiera tā jaka, kas bija pagājušajā gadā. Es jau zināju, ka tā jaka man nebūs. Tagad tas bija automātiski kaut kā tās lietas, jā. Viņi paņēma piešovu klāt, tur bija finišētājs uz jakas mums. Viņi piešovu klāt, burtiņas ne priekšā. Tā kā, jā, bet līdz ar to es varētu teikt, ka arī viņi ir nokļuvuši šajā ultra skrējēju saimē un ģimenē, jo tagad arī Rojā, jo mēs arī esam kopā ar tiem citiem, viņiem ir sava ballīte. Jo tiem supportiem, jo pieņem tāda Rīga Valmiera, tā ballīte tik ļoti varbūt nesanāk, jo katrs ir savā laikā, savā punktā. Bet tādās 12-24 stundās tur jau ir uz vietas tev atbalstītāju ballīte, un tur viņiem ir savi joki, jau savas lietas, ka tu atskrien pat nesaproti, ko viņi tur dara, tu skrien tā garām, rāda roku, es tā kā kaut ko gribu, skatos vispār ar muguru, vispār šī ballītes. Jau ir savas lietas. Manuprāt, arī tās 24 stundu un 12 stundu tas formāts ir interesants atbalstītājiem, jo katrā aplī var satikt to savu atbalstāmo. Jo Rīga Valmiera, ja tu, piemēram, tur neesi čempions, tad tur diezgan ilgs tās starpiņas. Un tu satiec, un tas ir pāris minūtes, un viņš atkal aizskrien, un atkal gaida to laiku. Tā kā. Nē, 24 stundās ir, es pat teiktu, 24 stundas atbalstītājiem ir gandrīz tikpat grūts kā skrējējiem. Jo, ja 12 stundas tā ir tā kā no rīta līdz vakaram, tu esi nomodā, tā ir parasta diena. Bet reiķinām arī, mēs no rīta pamostamies, aizbraucam uz tām sacensību vietām, iekārtojamies. Ir tās sacensības, viss 24 stundas. Un tad mēs kaut kur vēl, vai viesnīca, vai uz māju, kaut kur vēl ir jānokļūst. Līdz ar to tas atbalstītājs jau beigās fiziski izskatās tikpat bēdīgi, kā tas skrējējs, ka tas ir ļoti grūti. Un pareizi jau arī pat būtu, ka tur būtu 2-3, kas mainās, lai tas būtu tā kā, pilnvērtīgi. Tā kā, ja mēs būtu profesionāli sportisti, tad mums tā būtu, jā. Tieši tā. Vēl gribu jautāt, izrunājām par uzturu, bet vai tu esi no tiem, kas arī papildus uzņem vitamīnus dažādus, gan trases laikā, gan pirms tam, vai arī tu par to tā, kā ir ar to pusi? Ir diezgan pamanīgi. Mēs ar ģimeni arī smējamies, ka no rīta man ir tāda saujiņa ar vitamīniem, tāda mazā bļodiņa tāda, ka izskatās nenormāli. Kā saka, tā kā Omis saka, ka laikam nav normāls to ķīmiju tur ēd un ko tur. Kaut kad mēs tā paņemam, tur viss ir kārtībā, viss ir veselīgs, tur nav nekāda dopinga, nekas. Bet tas viss, ja mēs paņemam arī tāpat, turpat nevajag iet pie kādiem speciāliem ārstiem, bet to pašu maratonu plānus atverot vaļā, kur ir pie vitamīniem, ja mēs tos visus vitamīnus, ja viņi nav tā kā multivitamīnu kodā tabletītē, bet ja mēs to paņemam tā kā atsevišķi, tā kā magnīs, D vitamīns, kas tur viss, omegas, ja mēs to par katru atsevišķu tabletīti paņēm, tad tā sauja automātiski izveidojās. Tur jau nemaz, jo tās ir tās kaut kādas 11 vienības, vai cik tās ir vajadzīgas, un tas tā arī tas ir. Un nevēl, tāpēc es tagad arī reiz gadā es taisu pirms sezonas analīzes, lai redzētu, vai viss ir kārtībā ar visu. Un ar visu to tāpatās šo pavasarī skatos, dzelzs līmenis ir pa mazu. Kaut gan es lietoju dzelzi, viss tāpatās dzelzs līmenis ir pa mazu. Kaut kādas lietas liekas, kā tas var būt, es taču to visu lietoju. Tur D vitamīns man ir tā kā no Spānijas, jā. D vitamīni viss ir kārtībā, tā kā nebūtu Latvijā dzīvojis, jā. Bet tad tam tu pievērs uzmanību, un tas droši vien arī ļoti lielu lomu spēlē tam, lai tu varētu sasniegt šos 200 vairāk kilometrus. Bet tas jau, viens ir sacensībām, bet tas jau ir tai pašai ikdienā, jo tajā nozarē, kur es darbojos, arī mums ļoti garas darba dienas. Lai tu pavadītu tā kā fiziski aktīvu darbu, svaigā gaisā tās pašas 15 stundas, tev tā enerģija ir jābūt. Saki, ne tikai skriešanai, bet arī tā kā ikdienas dzīvē, un tas ir tiešām vajadzīgs, un to, ka tiem visiem
B grupas vitamīniem, tam D vitamīniem, tā rezervē ir jābūt. Ja tā rezerve nebūs, tad arī nebūs enerģija tā ikdienas lietai. Un ja nebūs ikdienas lietai, kur mēs dabūsim tām sacensībām un treniņiem, nekur. Tā kā tam ir jābūt. Ir skaidrs, ka 24 stundu skriešana, it sevišķi, ja tas ir aplī, ir svarīgi ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī morāli, kas notiek galvā, vai ja tā skriešana uz skrejceliņa ir tā galvenā atslēga, kā tu tam sagatavojies arī mentāli, vai varbūt ir vēl kaut kas? Skrejceliņš vairāk bija tīri tagad treniņam, kas bija iekštelpās, bet tas, protams, palīdzēja arī visam. Jūs jau iepriekš radīju 4 stundu skrēju, tā kā tikai ārā gatavojoties, bez skrejceliņa. Bet tas skrejceliņš palīdz to monotono tiešām dabūt to, ka tu tiešām ne par ko apkārt nedomā, ka tiešām tas viss ir tikai skrien, domā par savu, nezinu par ko domā, bet tā sajūta jau ir tāda, ka lai tu skrienot, tu pat var nesīties pulkstenī. Jo, piemēram, arī tajā pašā Somijā iekštāpā skrienot, GPS nestrādā. Principā tu savu to pējas nemaz neredzi, tu nesaproti, cik tu ātri skrien pa īstam. Un līdz ar to tur man bija arī uzlikts kā manuālais aplis. Es tā kā katra aplī piespiedu podziņu, lai redzētu, kādā laikā es to aplis noskrējis. Un tu saproti, ka tu neko nedomājot, vari noskriet kaut kādus 5 apļus ar atšķirību tur 1-2 sekundes. Kad tu saproti, tas ir tas, ka tu esi vienkārši no visu atslēdzies un tādā, kā man sieva saka, robotiņā. Kad tajā robotiņā tā tehnika ir tādiem maziem solīšiem, lai taupītu visas tās locītavas, lai nebūtu maksimāli mazas slots tādiem maziem robotu solīšiem, lēnām pipini vienkārši. Somijas 24 stundu skrējienā tavs rezultāts 244,9 km, tas ir tavs garākais skrējiens. Jā, tas ir mans personīgais rekords 4 stundās, kuru vajadzētu uzlabot. Un ir jau plāns, kur? Varbūt nav plāns vēl kur. Šogad es to nedarīšu vairs. Visticamāk, ka 24 stundas šogad es vairs neskriešu, ka ar 2-24 stundām 1 gadu laikā pietiek. Kaut ko jau es rudenī darīšu droši vien, bet vasarā visticamāk, karstumā nekādas ulces nebūs, bet es domāju, ka jā, ka uz nākamā gada pavasari, kamēr vēl nav karstums, kaut kas jau būs jādara un jāgatavojās tam saviem plāniem, mērķiem. Kas tev pašam, piemēram, Somijā tu uzvarēji un tu arī laboji šo savu personīgo rekordu? Kas tev ir svarīgāk? Uzvarēt sacensībās vai tomēr uzvarēt sevi? Nē, tāpēc jau mums ar sievi ir tādas vienošanās, viņai pirms sacensībām, kā tu saki, viņai, lai viņi saprast, ka viņi seko līdz rezultātiem, lai viņi varētu palīdzēt, tā viņai jāsaprot tie mērķi, tā kā kāds tas ātrums, tas kilometri, viss. Un tas viņai tā kā dod tos, cik man tie kilometri pa stundām ir vajadzīgi kaut kādi. Un tad ir tie A, B, C plāni, tā kā no A mērķis vienmēr ir Latvijas rekords. Tad B mērķis ir tāds, tā kā, lai būtu tā kā kaut kādi kilometri, kaut kādi konkrēti kilometri diezgan lieli. Un tad 3. mērķis ir tā kā, uzvarēt ar jaunu personīgo, piemēram. Tā kā tas būtu C. Tā kā zemākais ir tā kā jauns personīgais, jā. Tā kā, tāpēc par tādu roju negribu ne runāt, ne domāt un ātri aizmirst. Bet, ir arī tāds skrējieni, ar to ir jārēķinās ultrās. Bet vēl gribu izcelt tavu pagājušā gada 24 stundu skrējienu Itālijā. Un tagad es tevi citēšu, ka visi ķermeņa muskuļi savilkti, sajūta kā pie gripas vīrusa ar temperatūru 40 grādiem, sāp locītavas, galva dūla, bet tik un tā tu uzvarēji, tavs rezultāts 221,9 km. Un saprotu, ka šie simptomi jau tev parādījās pēc 6 stundām trasē. Kā tu atceries šo pieredzi? Tā bija interesanta pieredze, jo es aizlidoju šīm sacensībām viens pats bez supporta, bet jūs vispār bez atbalsta. Tā kā pats uzklāju savu galdiņu, viss bija forši, es biju sagatavojies arī pa ziemu, jo tādā ziņā man ziemā ir mazāk darba nedaudz, līdz ar to ir vairāk laika treniņiem. Tas tā kā ir tas pozitīvi, līdz ar to tas pavasara tās pirmās sacensības ir tās, kad kad it kā visiem sākās sezona un visi ir neformā teorētiski, es esmu vislabākajā formā, jo man ir bijis visvairāk laiks trenēties tad. Bet tur līdz ar to viss bija priekšnoteikumi, nebija pārāk karsts, jo it kā, naktī bija pat zem 10 grādiem, man liekas, bet, diena, protams, kā jau Itālijas dienidi bija silta.
Un viss tā kā bija tam, lai es skrietu. Un skrienu, jā, pēc plāna, viss tas temps ir, viss sanāk. Un tad ir tā vienā brīdī ir tā sajūta, jā, ka vienkārši viss ir slikti. Tu saproti vienkārši, ka tur bija tiešām, visticamāk, jā, tas bija kaut kāds vīrus, bet nu kā, ko tad? Un tad bija arī tā cīņa ar sevi, ka arī, principā, normāli cilvēks varbūt stājies ārā. Bet tur bija tā cīņa ar sevi un pateikt sev, kā, nu, tu esi šeit atbraucis. Nu kā es mājās rādīšos sievai acīs skatīšos, ja es izstāšos, nu. Un līdz ar to, nu, tur bija jāskrien, jā. Protams, rezultāts arī līdz ar to nebija tāds, kāds es biju plānojis. Bet tur tad bija tas plāns, tas bija plāns D tad laikam. Plāns D, kad vismaz uzvarēt, jā, kad nu, nebūs ne personīgie rekordi, nekas, bet vismaz tikt līdz finišam un uzvarēt, jā. Nu, es jau esmu secinājusi to, ka ultramaratonistiem patīk tās sāpes, patīk sev pamocīt, bet nu, šoreiz tā diezgan drastiski izklausās. Bet man tad interesē, kas tad bija tas tavs ultraspēks, ko tu sev teici, lai katrā tajā aplī iet tālāk, un ne jau tā, ka vienkārši, nu, es nostartēšu, kā ir, bet tu taču uzvarēji. Jā, nu, to es arī sev teicu, ka, kāpēc es šeit esmu atbraucis, tā kā, nu, vēl pēc tam kāds dienas iepriekš, lai tur aklimatizētos, visu, es taču nevaru mājās rādīties. Protams, ka rezultāts bija tāds, ka es braucu atpakaļ, es dzīvoju citā pilsētā, es dzīvoju Barī, un tur bija tās sacensības bija citā pilsētā. Un vajadzēja ar vilcienu braukt pēc sacensībām pa taisno, un es esmu viens pats, man nav atbalsta. Un es nonāku tajā dzelzceļa stacijā, un vajadzēja tikt uz peronu pa kāpnītēm augšā. Un man ir milzīgs čemodāns, smags, jo tur iekšā viss tas spāti, viss, kas man līdz bija, viss apģērbs, viss. Un es saprotu, ka es netieku tur augšā. Un vienkārši, un ir jau pavēls vakars, tie cilvēki ir maz, un bija viens pāris tāds kungs ar dāmu. Es tiešām palūdzu tam kungam, vai palīdzēt uznes man to čemodānu augšā, ka es pats kaut kā tur uzklunkurēšu augšā, bet ar čemodānu man tas nesanāks. Un tā bija, un pēc tam no dzelzceļa stacijas līdz viesnīcai, tur tāds kilometrs bija. Es domāju, jāņem taksis, bet nē, es būšu stiprs. Es to kilometru gāju, man liekas, vismaz pusstundu. Ar pauzītēm apsēžoties pa vidu, bet es izcīnīju to cīņu ar sevi, jā, ka es to izdarīšu, jā. Tās ir tās mazās uzvaras, kas it kā tajā brīdī, kas veido to mūsu raksturu un spēku un dod to iedvesmu, jo bez tā nekas nebūtu. Jo mēs jau nevarētu skriet ultras, ja mums tas nebūtu. Ja mēs padotos pie katras tās mazājām grūtībām, tad arī mēs neko nesasniegtu. Droši vien iekšē arī tas, ka, ja jau tu esi gatavojies, atbrauc tik tālu ceļu, tad vienkārši ir jāmauc, vai ne? Nu jā, tas ir tas pamats, jā, bet tas dziļāk skatoties, laikam tā ir, ka tā jau ir, kāpēc mēs to darām, ir tas mūsu raksturs. Ne jau tas varbūt pat mūsu spēks, mēs varbūt pat spēkā daudz kur zaudējam, bet tas šeit pat nav primārais. Bet vai tev arī ikdienā pēc tam palīdz ne tikai, ja mēs runājam par skriešanu, bet par citiem kaut kādiem mērķiem sasniegt, jo tu zini, ka tur tu vari arī pie grūtībām izturēt? Ģimene nav laimīga, jo tās rakstura īpašības, kas ikdienā, nu kā tas izpaužās, ne visai skaisti, bieži vien, tu esi piekasīgs, tu esi kaut kāds, it kā ieciklējies kaut kādām lietām, kas nav tik svarīgas globāli varbūt tās. Un tas ir tas, ka līdz ar to gan bērni, gan ģimene nedaudz dabū ciest no tā, jo tas vienkārši ir ievīgs tur, kur to nevajag, jā. Ja, kad tu prasīs pret sevi, tad arī ar pret citiem, jā. Kad liekas, ka ir jāsasniedz un tieši tā un ne savādāk. Jā, vēl gribu pieminēt pavisam nedaudz, piedalījies arī 24 stundu skrienā Taivānā, čempionātā, kāda tur bija tava pieredze? Karstums. Tur pat nebija tik daudz karstums, bet tur mums sabiedrībā Matīs viss bija slikti. Tur tādā ziņā it kā to varētu arī izmest no atmiņas, bet tas bija tik foršs pasākums, ka, lai arī sacensībās viss bija slikti, bet gan tās pašas sacensības, gan viss apkārt bija tik forši, ka es to nevaru salīdzināt ar Roju, jo Rojā pilnīgi viss bija slikti, tad Taivānā bija tā, ka mēs bijām forši cilvēki, foršā kompānijā, viss notikās. Jā, man bija veselības problēmas, un tur vienkārši, un arī tā, ka tur vajadzēja tiešām padomāt par to, lai startētu. Tāpēc tieši pēc Taivānas
man bija tas mērķis, kāpēc es piedalījos Somijā, ka man vajadzēja tā kā atriepties pašam sev, tā kā atrast to, tā kā rehabilitēties par to, kas man neizdevās. Jā, jo pirms tam man arī bija vasarā kaut kādas traumas bijušas, un līdz ar to es nebiju tik daudz sagatavojies Taivānai, kā es gribētu, plus vēl bija arī cits nopietnākas veselības problēmas, kuru dēļ es nevarēju sasniegt rezultātu, kādu vēlējos. Līdz ar to, jā, tā kā, bet tas man deva, jā, tieši tā Taivāna deva spēku tai gatavoties Somijai. Tas man deva to stimulu. Tas kā arī slikta pieredze var kalpot par pieredzi tālāk uzvarām pār sevi un uzvarām arī sacensībās. Viens ir sagatavoties 24 stundu skrējienam, viens ir to izturēt, varbūt pat uzvarēt, bet jautājums, kas notiek pēc šīm 24 stundām? Pirmkārt, kas notiek tavā galvā pēc sacensībām? Vai to ir viegli aptvert vai kā? Atkarīgs no rezultāta, protams. Es zinu, ka pēc Somijas, lai cik man bija tādā, fiziski ir kā grūti, jo mēs uzreiz braucām mājās. Jo sieva ir skolotāja, tā bija svētdiena, viņai pirmdien jāiet uz darbu kavēt nedrīkst. Braucam mājās. Tas ceļš, protams, bija briesmīgs, lai tiktu mājās, vai pēc tādām negulēt, cik tur jau sanāca stundām, tas tik tālu nemāk skaitīt. Bet pirmdien vakarā es aizgāju mierīgi, bija kinoteātrī filmas pirmizrāde, es mierīgi aizgāju vakarā uz pirmizrādi, tā kā nekas nebūtu bijis. Tā kā tas ir tas, ka bieži vien arī tas, ka, ja tu ir labi rezultāti, tas psiholoģiskais palīdz ātrāk atjaunoties arī fiziskajam. Ja pieņem tagad pēc tās rojas, ir varbūt pat nosaukt par depresiju, bet tā sajūta ir tik slikta, ka tev gribās vienkārši neko tā kā padoties. Un tas ir tas, ka pēc Taivānas pat tā nebija. Es zinu, ka pēc Taivānas man bija niknums. Pēc Taivānas man bija tāds pozitīvais niknums, ka es nesasniedzu, es zinu, ka mums tur atcēlās reises, mēs netikām uz Eiropu, tā visām Eiropas sniega vētrām, tur Vācijā. Mēs palikām vēl vienu nakti viesnīcā, es zinu, ka es aizgāju, tur bija sportzāles, gāju skriet uz Krieceliņu. tā kā viss bija kā tādā ziņā, es zinu, man bija niknums un es visas skrēju un viss. Bet tagad pēc tās rojas pat ir savādāk. Tagad ir tā, ka man it kā iespējams neko negribās, bet es zinu, ka rīt viss mainīsies. Rīt viss mainīsies un būs jauni mērķi un jaunas domas. Bet kā ar atjaunošanos tīri fiziski, vai tu ej uz masāžām, vai cik tev vidēji paiet laiks, līdz tu vari jau atkal atgriezties treniņos? Nē, principā tās ir tās pāris dienas, lai principā jau pirmajās pēc 2 dienām, ko es daru, es uzreiz neskrienu. Pirmās 2, 3 dienas, 4, pat arī, jo ir ļoti manīga tā sajūta, ir, ka tie muskuļi katrs tur uzvedās savādāk, un līdz ar to ir bieži vien bijis tā, ka tu pat nesaproti, kas tev sāp, un vai to, ka tev ir kaut kāda trauma, es zinu, ka pēc tās pašas Itālijas es biju samocījis pēdu, bet to es sapratu pēc kādām 4 vai 5 dienām, man liekas tikai. Ka tu to nemaz uzreiz nesaproti, jo tev tas viss organisms ir tā savilts, viss tā sāp, ka tev ir tāpēc, un ja tu es iešu tagad lēnām paskriešu, un būs jau forši, ka principā var nodarīt ļoti daudz kaitējumu organismam, ka labāk ir tās dienas tā pavingrot, pastaipīties, tiešām tur masāžas pistoli vai aiziet tiešām uz masāžām kaut ko un netrakot. Ļoti mierīgi, un ko es daru, es sāku, tāpat ir tāds trenažieris. Tas ir tas, ko es izmantoju, eliptisko trenažieri, kas tiešām palīdz bez slodzēm uz locītavām, bez sitieniem, tā kā iekustināt ķermeni atpakaļ tajā režīmā. Un tad, kad tu jūties pārliecināts uz trenažieri, tad tu zini, ka tu vari droši skriet, Jā, bet redz arī, tu piemini to, ka tomēr tā kustība ir, nav tā, ka 4 dienas tagad guļu gultā un neko nedaru, jo tur jau ir tas, ka kustībā jau arī notiek. Jā, tagad arī, jo tas pats pēc rojas, es jau arī, man bija svētdien bija brīva, pirmdien man bija darba diena, 11 stundu garumā, visu dienu uz kājām. Tieši tā, un tā kustība jau viss, ka tas organisms jau, viņam arī ir jāsaprot, ka tad nebūs viegli dzīve, Manuprāt, arī ļoti interesanti ar tiem ultramaratonistiem ir tas, ka, sestdien noskrēja 24 stundas, svētdien mazliet atpūtas, pirmdienas darba it kā nekas nebija bijis, bet tas arī tāda, ka tu noliek savu prātā, ka tā būs un neko darīt. Tik interesanti, manuprāt. Jā.
jautājums tālāk. Tu skrien 24 stundas, tev ir noskrietis pār 200 kilometriem, tu jau pie 250. Kas tad ir tas tavs mērķis tagad turpināt 24 stundas un labot savu rezultātu? Vai varbūt tomēr ir kāds konkrēts skrējiens, kurā tu vēlies piedalīties? Es kādreiz domāju par Spartatlonu. Tas bija... Bet, tas karstums, jo tad līdz ar to es esmu izpildījis visas kvalifikācijas, tur var droši tā kā piedalīties. Es pagaidīšu, ka būs klimata izmaiņas laikam uz otru pusi. Es nezinu, jo... It kā tas ir arī tas viens no tiem sapnīšiem, kurus gribās piepildīt, bet vai to vajag darīt, nejūtu, ja es nejūtos par to pārliecināts, labā ziņa, ka tas ir rudenī, jā, droši vien, ka tur ir, tad ir tas viens gads, viena tā sezona, tieši tam ir jāparedz, ka ir visi tie karstuma treniņi, ka tu esi tiešām to organismu pieredzinātu skriet dienas vidū, nevis vakaros, kā mēs to parasti darām, lai nebūtu tā karstā saule. Jā, un tad tas varbūt tās būtu jāizdara. Tas ir tas tā kā, tā kā es saku, bija tas pirmais maratons ķeksīts, tas ir viens no tiem, kas dzīvē būtu vēl jāizdara, jā, tā kā tas būtu. Bet 24 stundu mērķis noskriet 260 km, tas nekur nav pazudis, jā. Kurās sacensībās un kad, tas ir cits jautājums, bet mērķis ir. Es domāju, ka tev ir visas izredzes arī to sasniegt, bet vēl gribu pajautāt, es zinu, ka tu esi piedalījies Siguldas kalnu maratonā, vai tev ir arī plānā kādas taku ultras? Tas ir tas pats stāsts, kā es skrēju pirmo maratonu uz Valmieru skrienot. Es tieši pat ar Siguldas kalnu maratonu. Es nekad nebiju skrējis arī takās. Un tad es izdomāju, ka vajag paskriet takās. Un tās arī ir bijušas manas palielam. Vienas no retajām sacensībām. Pirmās manas taku sacensības bija 70 km Siguldas kalnu maratons. Gāja labi. Toreiz pēc sajūtām viss bija labi. Es netrakoju, es neko sev nemēģināju pierādīt. Es ierakstījos tajā kontrola laikā ar normālu rezervi. Līdz ar tumsu finišēju, viss bija tā, kā es atceros, viss bija ļoti forši. Tā kā, un es jau katru to te brīdi domāju, ka vajadzētu kaut kādu stirnu buku noskriet, kādu vilku vai ko, bet tas viss, ko es arī nekad nesapratīšu laikam tajā mazajā Latvijā, tas viss sacensības, lai kā organizatori savā starpā mēģinātu vienoties, tāpat viss pārklājās. Un, protams, jā, šogad vilks līdz ar to nesanāca, bet es domāju, ka es kaut kādu stirnu buku vai ko, es vienus gan stirnu buku esmu noskrējis. Pirms 2 gadiem pirmais, kas bija Rīgā, to lūsi, es vienu noskrēju kā treniņu. Es biju tāds nedaudz apaugstējies, tas bija tiešām tīri kā treniņš noskrietis, saprast, kā ir. Bet es gribu. Man gan nav normāli taku apava. Man vajadzētu iegādāties, jo šogad es skrēju, es beidzot pirmo reizi mūžā mani pielauza piedalīties veterānu sacensībās, jo es teicu, es nepiedalīšos, es neesmu vecs. Un tad bija veterānu krosā, es piedalījos, kur es, protams, dabūju 4. vietu. Koku medaļa. Jā, bet tur jau tā doma tīri, tā kā arī pieredze, tas kross, un es saprotu, ka man jau nav apavi, ko tur īsti skriet, ka es skrēju ar tiem pašiem asfalta apaviem, bet tur bija segums, viss bija kārtībā, viss bija forši, bet man pat patīk, jo man arī turpat, kur es dzīvoju, netāli ir Beberbeņa dabas parks, kur ir tā kā tās kāpas, ir forša vieta, kur trenēties, kur es pa brītiņam arī aizēju uzskrienu. Un tad, kad es tur skrienu, tajos treniņos vienmēr domāju, kaut kad vajadzētu pieteikties kādām taku sacensībām. Tā kā būs jau tas jāizdara. Vai tur tad arī pavalkās līdz tas dievasuņa titula vēlme iegūt, vai tas nav tā kā prioritāri? Tur jau tas pats kalendārs nelaimīgais, tur ir, tas viss ir, tad ir viens gads, tam ir jāpakārto, tad ir jāsaprot, kā darīt, varbūt tās, vai nākamgad, vai aiznākamgad, jāskatās, ka tas ir, ka varbūt vienu gadu tam pakārtot un izmēģināt, jā, bet mums jau ir tā jocīgi, jā, jo mums jau nav pat Latvijā tie skrēji, it kā ir daudz, bet mums tajā pašā brīdī, kas ir, es nezinu, tas ir gan labi, gan slikti vienlaicīgi, ka mums vien to paši skrien gan takas, gan asfalti. Viens tas ir ļoti slikti, es teiktu, jo, piemēram, arī, jo uzvarētāji gan ir tie paši, gan vienā, gan otrā, un līdz ar to tie jaunie, kas nāk, kas tā kā arī klauvē no aizmuguras tie taku skrējēji, kuri gribētu uzvarēt, viņi nevar tajā trīniekā tikt vai uzvarēt, jo tie paši labākie asfalta skrējēji ir atnākuši skriet arī takas. Tā kā es nezinu.
Bet no otras puses tas arī pierāda to, ka, ja tu esi spēcīgs vienā, tu esi spēcīgs otrā. Jā, tas arī tā labā ziņa, ka tas pierāda arī to, ka bet jā, varbūt tur vajadzētu kaut kā, lai visi tiek pie labā vietā, un reizē vajadzētu tur nodalīt. Ne? Vai ir speciāli taisīt, jā, vienā dienā sacensības. Tad. Lai izvēlās. Lai izvēlās, tu kastīte esi, takas vai šosē, jā. Gribu vēl tev jautāt tādu mazliet filozofisku jautājumu, bet kas tavprāt raksturo ultramaratonistu? Varbūt pat kas raksturo tādu ultramaratonistu, kas skrien 200 un plus kilometrus? Raksturs, briesmīgs raksturs. Briesmīgs raksturs. Jo labs cilvēks to nevar izdarīt. Tādā ziņā. Labs cilvēks, jo tev ir jābūt riebīgam pret sevi. Tu nedrīkst sevi mīlēt. Ja tu sevi mīlēsi, tu to neizdarīsi. Tu sāki sevi žēlot. Tā kā es atceros tieši tāpat, kā es gāju tajā pārgājienā no Kolkas uz Dubultiem. Tad es vēl sevi mīlēju. Man bija tūs, un tā kā man naks nonāca nost, tad man bija tāda traģēdija. Kā es to pārdzīvoju? Es tagad pat atrodos, kā es smējos. Jo es saku, mazāk man pirkstiem, kur nav nagi nekā, kur ir. Man pēc Kolka Dubulti nonāca visi nagi nost. Bet es esmu tāds tipašs, es varu mainīt apavus un lielākus un mazākus. Un tas man ir vienkārši tāds tips, kuram tūs, un tev arī tad sanāk. Bet man ir galvenais, ka tas ir tas, ka man nav citur. Man tikai uz nagiem. Un tās tūzes ir tādas, ka tie, tā kā 100% es zinu jau, tā kā tas beigsies. Un es arī varu ņemt, cik izmērs lielās grib tos apavus. Tur nekas nemainīsies, tur viss ir skaidrs. Bet, un līdz ar to tu saproti, kā, ja tu gribi to darīt, tev ar to ir jāsadzīvo. Bet, ja tu gribi sevi mīlēt, tad ir jāskrien jūdzi laikam. Vai ne? Jo es vienreiz noskrēju. Jo man bija ceļgala traumas, nedrīkstēju mocīties, es maratonu neskrēju, es noskrēju jūdzi. Tā man bija darba diena. Es paspēju apvienot to ar darbu, un es domāju, ka nav godīgi, ka ir cilvēki, kuri var mierīgi apvienot tā kā skriešanu ar darbu, jo mums tas ir, lai es kaut kur piedalītos reāli sacensībās, man ir jāsamainās kaut kā, es nevaru savienot to ar darbu, jo 24 stundas pirms vēl pēc, pirmā tev ir 3-4 dienas ir vajadzīgs brīvs. Tā ir. Es atceros, es arī nevarēju skriet, es biju pieteikusies arī pusmaratonam pasaules čempionātā skriešanā, kas mums bija pagājušajā gadu rudenī, un es arī skrēju jūdzi, un es stāvēju pēc medaļas ilgāk rindā nekā es skrēju, un es domāju, šis ir interesanti. Jā, diezgan noskrēju salīdzinoši labi, salīdzinoši priekš tā, ka tur vēl nebija rinda, jā. Tad viss bija kārtībā. Tas arī tāda interesanta, tā kā emocijas ieguvu, nepārmocījos. Arī labi, kā katra pieredze ir pieredze. Bet vēl pēdējais jautājums par ultrām, ja mēs runājam, ar ko tad rēķināties, sākot skriet ultras? Kas ir tā tavā pieredzē? Vairāk laika trendiņiem, kas vēl var būt? Mēģināt kaut kā skatīties tomēr vairāk tos citu grābekļus. Rēķināties. Nevajag gaidīt savējos. Tas būtu tas, ka, lai kā liekas, ka man būs savādāk, nebūs. Ka ar to ir jārēķinās, ka lai kā viņam bija šādi un šādi, es būšu gudrāks, man tā nebūs. Visiem tā ir, un tieši tāpat ar visām tām tūznām, ar visām sāpēm. Es neesmu dzirdējis nevienu, kuram viss ir bijis baigi forši un viss ir baigi labi. Nav tā. Tā kā, ultras, ja tev ir jāmīl sāpes, lai tu skrietu ultras. Protams, kādam ir vieglāk, un varbūt tās būs kāds, kam tas nāk pavisam viegli, bet šaubos. Jā, tā kā jāmēģina uzsūkt pēc iespējas vairāk informāciju, pieredzi no citiem, lai pašam vieglāks solis. Jā, vieglāk jau nebūs tāpat, bet vienkārši tu zinās jau ar ko rēķināties. Ka vairāk tiešām iet runāties, uzdot stulbus jautājumus, jo tur jau nav stulbi jautājumi. Jo man arī tāpat, man ir prasījuši par maratonu, un arī, ka tie nav stulbi jautājumi. Par tām pašām tur vai želējām vai uzturiem un viss. Jā, tas ir individuāli, katram ir savādāk, bet ar kaut ko ir jāsāk. Tev ir kaut kā tā pamat bāze ir jābūt, no kuras tu audz. Jo, ja tev nebūs tas pamatiņš, tad arī nebūs no kā izaugt. Labāk stulbi jautājumi nekā stulbas kļūdas trasē.
Ko gribu teikt, tev lielu paldies, ka dalies ar savu pieredzi. Vēl jautājums, kādu dziesmu tu ieteiksi Ultraspēka dziesmu playlistē? Dziesma būs ar nosaukumu tādu, kas man nav 24 un 12 stundas sacensībās. Un man bija tāds krekliņš, tagad man nav mugurā tāds, man bija krekliņš, kurām apakšā šeit uz maliņas, ka to nevar redzēt tā kā. Tikai tad, kad to krekliņu atlauka uz otru pusi, bija uzrakstīts "There is no finish line". Tā kā, un tas ir principā, es to pamanīju, to krekliņu pērkot, un nezināju tādu uzrakstu. Un kaut kā mazgājot vai uz kreisā pusi velkot, pamanīju to uzrakstu. Un tad es sapratu, jā, man taču sacensībās nav finish līnija. Tajā pamatdisciplīnās. Un jā, to dziesmu es arī izvēlējos ne šajā, bet pagājušā gadā kā Rīga Valmiera kā finish dziesmu. Tas dziesma arī saucās Finish Line. Izpildītājs grupas Skillet. Liekam iekšā, manuprāt, ļoti, ļoti atbilstoši tam tavam stāstam un tavai pieredzei. Un, jā, es domāju, ka tev viss vēl ir priekšā, kā tu saki, tā 4. vieta vienreiz būzīs. Būs tie piedestāli, būs tie rekordi, es domāju, viss iespējas tev. Un gribu arī tev novēlēt, lai tu pieņemtu arī to slikto pieredzi kā pieredzi un lietā vēl vairāk, lai tie rekordi lūst, jo tikai tā, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus. Un ja jau runājam par to, ka ultramaratons tev patīk tā sāpīgi, tad liekam viņu pareizi lietā. Un tiekamies ultrās, vai ne? Paldies, tiekamies!